Labdien visiem! Labdien, darbie skatītāji un mūsu sarunas dalībnieki! Labdien, esošie un topošie priekšlaicīgi dzimušo bērnu vecāki! Mūsu šodienas pasākums ir veltīts galvenokārt jums, taču vērtīga un noderīga informācija būs arī tiem speciālistiem, kuri savā ikdienas darbā saskaras ar priekšlaicīgi dzimušu bērniņu vecākiem. Mani sauc Dace Kalnmejere Bērziņa, un es esmu viena no priekšlaicīgi dzimušo bērnu vecāku biedrības esmu klātvadītājām. Mēs zinām, cik daudz jautājumu un nezināmā ir vecākiem, ja bērniņš ir piedzimis agrāk par plānoto laiku. Tādēļ kopā ar Rīgas dzemdību namu esam izveidojuši šo pasākumu, kurā kopā ar mediķiem izrunāsim būtiskākās lietas par tiem posmiem, ar kuriem tad saskaras priekšlaicīgi dzimuši bērniņu vecāki. Mīļie skatītāji, šīs tiešraides laikā jūs varat mums uzdot arī jautājumus, ierakstot tos komentāru sadaļā, un iespēju robežās mēs uz tiem atbildēsim sarunas noslēgumā. Tāpat arī vēlos piebilst, ka šīs sarunas ieraksts būs pieejams pēc tam mūsu biedrības YouTube kanālā. Un tā es vēlos jūs iepazīstināt ar mūsu šodienas sarunas dalībniekiem. Stādu jums priekšā Pauls Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas dzemdību nodaļas galveno vecmāti Signi Iršu, Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcas neonatoloģijas klīnikas pirmās nodaļas virsmāsas vietniece Anitu Puķi, Rīgas dzemdību nama ginekoloģi un dzemdību speciālisti dr. Līva Ķīse, Rīgas dzemdību nama un Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcas neonatoloģi un Latvijas neonatologu biedrības vadītāja Kristīna Rasneča, un mana kolēģe Una Upena, otra biedrības esmu klātvadītāja. Un tagad vārds doktorai Rasnečai. Labdien, topošie un jau esošie priekšlaikus dzimušo bērnu vecāki. Liels prieks šodien ir būt kopā ar jums. Un, kā jau Dace teica, ka priekšlaikus dzimis bērniņš ir tāds bērniņš, kas ir pasteidzies šajā pasaulē nedaudz ātrāk, un tas nozīmē, ka viņš ir piedzimis līdz 36+6 gestācijas nedēļām, vai arī nav sasniedzis pilnas 37 gestācijas nedēļas. Un jāsaka, Latvijā šis skaits gadu gaitā būtiski nav mainījies un sastāda apmēram 5–6% no visām kopējām dzemdībām, un iepriekšējā gadā, kad mums bija 14,270 dzemdības, no tām nepilni 800 dzemdību notika priekšlaicīgi. Tātad katru gadu šādi bērniņi nāk pasaulē, un līdz ar ko apmēram 800 vecākiem noteikti ir daudz jautājumu, uz kuriem bieži vien nav uzreiz atbildes, un šodien tad mēs mēģināsim nedaudz tajā visā ieskatīties. Paldies! Un pirms mēs sākam to posmu par to, kad bērniņš jau ir priekšlaicīgi piedzimis, ļoti svarīgs ir arī laiks pirms bērniņa piedzimšanas, tātad grūtniecības posms. Un pirmais tātad jautājums, par ko arī ļoti daudz vecāki interesējās, ir situācijas un diagnozes, kas var liecināt par to, ka bērniņš varētu dzimt ātrāk par pilnu šo te laiku. Jā, varbūt par to tad sākumā. Pirmkārt, ir visām topošajām māmiņām būtu jāzina, kādi ir priekšlaicīgu dzemdību priekšvēstneši. Tie būtu simptomi, kas ir jāprot atpazīt un par kuriem ir jāziņo savam grūtniecību uzraugošajam ārstam vai vecmātei, vai arī jāvēršas tuvākajā dzemdību iestādē. Un tās būtu dzemdes kontrakcijas, kas kļūst aizvien biežākas, pieņemas spēkā un turpinās 2, 3, 4 stundas un ilgāk un nemitējas pēc miera perioda ievērošanas. Turklāt, ja parādās izdalījumi pastiprināti, tas var būt gan gļotu izdalīšanās, gan ūdeņaini izdalījumi, jo sevišķi būtu indikācija apmeklēt ārstu un ziņot ārstam. Smaguma sajūta vēdera lejasdaļā, makstī, jo sevišķi, ja pirms tam ir diagnosticēts, piemēram, saīsināts dzemdes kakls. Tādi simptomi, kas mainās, kādi nav bijuši līdz šim grūtniecības laikā. Situācijas, kas varētu liecināt par priekšlaicīgu dzemdību risku. Pirmkārt,
jau stājoties grūtniecības uzskaitē, vecmāte un ārsts izvērtē riskus, sievietes veselības stāvokli un iespējams jau paredz, ka varētu rasties kādi mātes veselības sarežģījumi, kas liktu grūtniecību atrisināt ātrāk. Piemēram, ja mammai ir paaugstināts asinsspiediens, automātiski mēs paredzam, ka varētu būt paaugstināts preeklamsijas risks, bet mums ir brīnišķīgi veidi, kā šo risku precīzāk aprēķināt un arī profilaktiski pasākumi, ko mēs varam veikt, lai šo risku pēc iespējas mazinātu un atliktu priekšlaicīgu dzemdību iespēju. Jā, tad es pie šīs tēmas par priekšlaicīgu dzemdību atlikšanu arī gribētu pajautāt mazliet vairāk. Nevienmēr, kad šķiet, ka šīs dzemdības priekšlaicīgi ir sākušās, viņas tūlīt uzreiz arī notiks. Medicīniski, es saprotu, ir iespējams šo procesu tomēr atsevišķos gadījumos atlikt. Varbūt par to var arī pastāstīt mazliet vairāk. Te mēs pārceltos mazliet varbūt uz, ja mēs zinām, ka pilnīgi noteikti sievietei būs priekšlaicīgas dzemdības, tās varētu būt situācijas, kas ir saistītas vai no ar mammas nopietnu saslimšanu vai bērniņa, gaidāmā bērniņa problēmām veselības. Viena no situācijām varētu būt, piemēram, priekšlaicīga augļūdeņa noplūšana pirms 34 grūtniecības nedēļām. Piemēram, ja? Tajā situācijā mēs veicam pilnvērtīgu izmeklēšanu, veicam ultrasonogrāfiju, asins analīzes un dodam arī tātad profilaktiski antibiotikas. Un mūsu mērķis ir paildzināt laiku, lai bērniņš spētu pēc iespējas ilgāk attīstīties mammai vēderā, ja? Jo tas ir bērna augļa intereses. Un vienlaikus izvērtēt arī riskus, infekcijas riskus, kura var pievienoties šādā situācijā. Līdz ar to tā ir regulāra iknedēļas monitorēšana, mammas un augļu labsajūtas monitorēšana un ar mērķi grūtniecību prolongēt vismaz līdz 34 nedēļām, kad mēs visticamāk apsvērtu grūtniecības atrisināšanu. Parasti šis laiks ir pietiekams, lai mēs pārunātu plānu ar pacienti, kāds ir novērošanas plāns, kādi ir simptomi, pie kuriem ir neatliekami jāvērš stacionārā, bet mūsu plāns tātad ir priekšlaicīgas dzemdības ierosinātas, un tam var paspēt sagatavoties. Tā būtu mazliet mierīgāka situācija. Akūtākas situācijas mēdz būt, piemēram, ja ir placentas priekšguļa vai vēl sliktāk, piemēram, asinsvadu, nabasaites asinsvadu priekšguļa dzemdes kaklam, kas ir saistīta ar asiņošanas risku. Parasti mēs dzemdības varam ieplānot vai nu 36 līdz 37 nedēļās, tomēr nereti pastāv risks, ka šī asiņošana attīstīsies agrāk, un tās parasti ir akūtas situācijas, kurās grūtniecība tiek atrisināta nekavējoties pēc iespējas ātrāk, lai novērstu sliktu iznākumu. Jā, un tad šeit arī jautājums, kas vēl varētu būt svarīgs. Vai vienmēr ir labākais un pareizākais risinājums šo grūtniecību censties paildzināt, vai tomēr ir situācijas, kad labāk ir bērniņam nākt pasaulē ātrāk? Tas ir jautājums par tieši grūtniecības prolongāciju. Jā, par to, vai vienmēr labākais risinājums bērniņam un mammai, kā tas ir no medicīnas viedokļa, būtu šo grūtniecību turpināt pēc iespējas ilgāk, vai tomēr ir situācijas, kad drošāk ir bērniņam turpināt augt, attīstīties jau ārpus mammas vēdera? Pirmkārt, katra situācija ir individuāla, ir noteikts diagnozes, kuru gadījumā pilnīgi noteikti drošāk ir būt ārpus mammas vēdera un būt neatkarīgam no mātes asinsritus, asinsapgādes, jā. Tas, piemēram, var būt situācijas, kad bērniņš attīstās ļoti maziņš, ir intrauterīna augšanas aizture,
kas bieži vien ir saistīta arī ar placentācijas traucējumiem, un vienkārši šis bērns nespēja saņemt pietiekami uzturvielas, apskābekļotas asinis, un viņš nespēja īstenot savu ģenētisko augšanas potenciālu. Ja pēc noteiktām pazīmēm, kas tiek izvērtētas katrā gadījumā, mēs mēģinām atrast iespējami labāko laiku, kad bērnam nākt pasaulē, lai atkal izvērtējot riskus un ieguvumus, lai bērns ir pietiekami nobriedis, tomēr ne pārlieku priekšlaicīgi dzimis. Ja? Jā, paldies. Un tad droši vien jautājums, kas interesē pilnīgi visus vecākus, kuriem bērniņš ir priekšlaicīgi dzimis. Jā, tad ir, kādēļ tas tā notika? Kas ir šis iemesls? Mēs jau zinām, ka nevienmēr tas ir zināms, bet tad varbūt var īsi nosaukt tos izplatītākos iemeslus, kas ir šie gadījumi, kad bērniņi pārsvarā nāk pasaulē priekšlaicīgi, lai ir tāds priekšstats varbūt. Nu, tātad izdala tādus 4 lielas iemeslus, kas var izraisīt priekšlaicīgas dzemdības. Viens tā ir asiņošana, kas ir nopietnas simptoms un skaidrs, ka ir jāatrisina grūtniecība, ja tā ir masīva. Asiņošana, infekcija, tad arī stresa izraisīta priekšlaicīga dzemdību darbība. Tas paredz to, ka vai nu mātes vai augļa tātad smadzeņu virsnieru as tiek priekšlaicīgi iedarbināti, tiek izdalīti priekšlaicīgi stresa hormoni un sākas šī spontānā dzemdību darbība. Tā, vēl vienu tagad ātrumā runājot aizmirsu. Un, protams, jā, arī dzemdes pārstiepums, tas biežāk ir pie daudzaugļu grūtniecības. Ja, un kopumā no visām priekšlaicīgām dzemdībām 70 līdz 80% ir šīs spontānās priekšlaicīgās dzemdības, un atlikušie 20 līdz 30% ir tie gadījumi, kad ārsti, medicīnas personāls pieņem lēmumu grūtniecību atrisināt ātrāk mātes vai augļa interesēs. Paldies. Un Līva pieminēja arī daudzaugļu grūtniecības. Tad vēl viens jautājums pie šī grūtniecības perioda būs par tieši dvīņu un arī reizēm trīņu grūtniecībām. Mums jau bija iesūtīts jautājums no vecākiem, kādēļ šīs grūtniecības automātiski tiek iekļautas paaugstināta riska grupā un ko tas nozīmē grūtniecības periodā, varbūt īsumā. Nu, gaidot 2 vai vairāk bērniņus, tas ir dubults prieks un dubultas raizes. Tas ir pilnīgi noteikti. Un pie daudzaugļu grūtniecībām pirmkārt ir atkarīgs, vai šie abi bērniņi dala vienu placentu, vai katram no bērniņiem ir sava placenta. Līdz ar to tas arī var noteikt to, cik apgādāti ar uzturvielām un skābekli ir šie abi gaidāmie bērniņi, un var veidoties arī dažādas asins apgādes, jeb asins plūsmas patoloģijas, jo sevišķi pie monohoriālām grūtniecībām, ja dvīnīšiem ir viena placenta uz abiem, tas ir daudz augstāks risks vienam no bērniņiem ciest vairāk, viņam tiek parasti mazāk, otram vairāk, un arī šīs grūtniecības tiek krietni rūpīgāk un biežāk uzraudzītas, un krietni biežāk mēs redzam, ka viens no bērniem sāk vairāk ciest, un viņa interesēs šī grūtniecība ir jāatrisina priekšlaicīgi. Tātad, ja abiem bērniņiem ir viena placenta, tad, ja viss ir ideāli, tad atrisina parasti 36 grūtniecības nedēļās. Savukārt, ja abiem mazuļiem ir katram sava placenta, tad tās ir 37 nedēļas, kad tiek rekomendēts grūtniecību atrisināt, jo vēlāk grūtniecības prolongācija palielina sliktu perinatālā iznākuma risku. Ja? Un, ja mēs runājam par to, vai tās būtu vaginālas dzemdības vai ķēzargrieziena operācija, tad tas ir atkarīgs gan no augļu guļas. Ja tā ir trīņu grūtniecība, tad pilnīgi noteikti tā ir ķēzargrieziena operācija, bet pie dvīņu grūtniecībām pirmais rādītājs ir, kā guļ pirmais bērniņš.
Ja, ja galvas guļā, tad dzemdības ir pieļaujamas vagināli. Jā, un viņu grūtniecības mums vēl bija viens jautājums. Kā es saprotu, tad, ja vienam no bērniņiem ir radušies kādi sarežģījumi, tad principā dzemdības tiek ierosināts. Teiksim, kā piemērs, kas mums bija uzdots, bija, ka vienam no bērniņiem ir noplūduši augļūdeņi. Tad šādā gadījumā piedzimst abi bērniņi. Otram nav iespējams arī turpināt, protams, grūtniecību. Jā, pilnīgi noteikti. Tad, ja pirmajam mazulim nav ūdeņu vispār, vai viņi ir ļoti maz, tad dzemdības tiek ierosinātas un dzimst abi bērniņi. Cits jautājums, ja vēl augļūdeņu daudzums ir pietiekams un mēs varam kādu nedēļu vai vairākas vēl prolongēt grūtniecību, ja tas ir pirms 34 grūtniecības nedēļām, tad to var darīt, bet katru gadījumu noteikti izvērtē individuāli un ārsti ir tie, kas tomēr izvērtē, cik droši tas būtu. Paldies. Un tad es domāju, ka mēs pāriesim tālāk jau pie pašas dzemdības sadaļas. Un šeit būtisks jautājums, kas arī satrauc ļoti daudz topošos vecākus, ir, kur doties, kad sākās dzemdības. Un īpaši svarīgi tas šobrīd būtu tieši priekšlaicīgu dzemdību gadījumā. Ja notiek, esot mājās, ceļojumā, laukos, ko darīt un kur doties pašiem, saukt ātro palīdzību, kāda būtu šī pareizā rīcība tādā gadījumā. Un uz kurieni tad aizvedīs šo māmiņu, kurai ir sākušās dzemdības? Jā, labdien visiem, ļoti labs jautājums. Droši vien, ka pirmkārt braukt uz tuvāko slimnīcu, ja ir ļoti biežas un intensīvas kontrakcijas vai ir noplūduši augļūdeņi un ir liels bažas. Un tālāk jau tur speciālisti attiecīgi var izvērtēt situāciju un vai nu rekomendēt pašiem braukt tālāk vai izsaukt neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu transportu, kuri tad pārved uz stacionāru, kurš būtu optimāls priekšlaikus dzemdībām. Un Latvijā ir vairāk perinatālās aprūpes centri pa dažādās vietās, tātad, lai nosaktu to situāciju, ka nav visiem jābrauc uz Rīgu vai visiem jābrauc uz, kādu konkrētu reģionu. Tā ir viena lieta. Bet, protams, kā jau doktori minēja, ja ir kaut mazākās bažas par to, ka varētu sākties priekšlaicīgas dzemdības, ja ir šīs kontrakcijas vai noplūst augļūdeņi vai ir aizdoms, ka tas ir noticis, tad tas pirmais būtu sazināties ar savu aprūpes speciālistu, bet arī doties uz tuvāko dzemdību nodaļu. Un dažreiz ir tā, tā ir vilcis trauksme un var braukt mājās, un dažreiz tomēr ir jāpaliek nodaļā. Un, ja runā par dzemdībām, tad, protams, kā jau minēju, varbūt tāda pilnīgi neatliekama situācija, ka tas notiek tūlīt un tagad, un varbūt situācijas, kad ir laiks sagatavoties, un tas ir tas labākais, kad gan emocionāli, gan arī drusku fiziski, bet vairāk emocionāli var tai situācijai noskaņoties. Un neontologi man droši vien neļaus samelot, ka neontologi labprāt gribētu, lai mazliet ilgāk padzīvo mammas vēdrā, lai tā attīstība dzemdē notiek pēc iespējas ilgāk un bērniņi dzimst nobriedušāki. Un tāpēc, manuprāt, ideāls variants būtu sevišķi, ja šīs dzemdības priekšlaicīgās ir tātad vai iesākušās, bet vēl viņas var piebremzēt, vai arī viņas ir plānotas priekšlaicīgi saistībā ar mātes vai bērna kaut kādām situācijām, kas apdraud labsajūtu un veselību, tad to izrunāt tādā komandā. Un man liekas, ka ļoti laba tāda saskaņota darbība ir, ka no savas puses dzemdību speciālisti, vecmāte, ārsti izstāsta, kas tad ir sagaidāms dzemdību procesā, vai tas ļoti atšķirsies no dzemdībām savlaicīgas grūtniecības, tā kā savlaicīgas dzemdību laikā vai nē. Un otra puse, kas ir ļoti, ļoti būtiska, ir neonatologi, bērnu ārsti, kuri pastāsta, kas tad būs ar to bērniņu. Un, mēs zinām, ka priekšlaicīgas dzemdības, tas diapazons ir ļoti milzīgs, no 22+0 līdz 36 nedēļas plus 6 dienas, un ir ļoti liela atšķirība vecākiem, kuriem bērniņi piedzimst 24, 25, 28 nedēļās, un kuriem 36 nedēļās. Un tā ir tā lieta, kas ir ļoti svarīga, ka viņiem ir šī informācija. Otrs, ja ir neatliekami, ja jādzimst tūlīt un tagad, vai dabiski, tāpēc, ka jau nāk laukā bebīts jāķer ciet, un te viņš ir, un tad piesaistās visa komanda, tad ir svarīgi tomēr atrast mums
laiku, kas nevienmēr, mēs nevienmēr to ieplānojam, un arī tad, kad vecāki ir gatavi to izrunāt ar viņiem. Kas ir noticis un kāpēc? Jā, paldies. Bet vēl atgriežoties pie tā brīža, kad mēs dodamies uz stacionāru, es varbūt palūkšu Kristīnu pastāstīt mazliet. Mēs zinām, ka ir tāds stacionēšanas plāns, jo vecākiem tomēr gribās zināt, kur es nonākšu. Jo informācija dod miera sajūtu, un ja es zinu, kur es nonākšu, tad varbūt ir mazliet vieglāk arī sagatavoties tajā situācijai. Tad tā vispārīgi izstāstīt, kādos gadījumos un uz kurien tad nonāk māmiņa, ja sākušās dzemdības, un arī par šīm te grūtniecības nedēļām, kā tas ietekmē šo te stacionēšanu. Ja, tad vecmāte jau pieminēja, ka viss ir atkarīgs no situācijas akūtuma. Akūtā situācijā mēs mainīt neko nevaram, un tā ir tuvākā dzemdību iestāde, un dzemdības notiek tur, un tālāk jau skatoties, kādā gestācijas nedēļā mazulīts ir piedzimis, tiek lēmts, uz kuru stacionāru, un ticamāk, ar vislielāko varbūtību tas ir uz Bērnu Klinisko universitātes slimnīcu. Bērniņš tiks pārvests, kur viņam var nodrošināt vispilnvērtīgāko aprūpi. Bet situācijās, kad, kā tika minēts, mēs varam sagatavoties, mēs varam pagaidīt, tad jā, Latvijā ir atrunāts, kurā stacionārā var notikt kādas dzemdības, un šie mazie laiki, kas ir līdz pilnām 28 nedēļām, ja vien ir iespējams, tad mammas vēderā bērniņš vai auglītis principā tiek transportēts uz Rīgas 2 stacionāriem, tas ir uz Dzemdību namu un Pauls Stradiņa Klinisko universitātes slimnīcu. Jau no 28 nedēļām visi priekšlaikus dzimušie var dzimt arī pārējos perinatālajos centros, kas mums Latvijā atrodas Valmierā, Liepājā un Jēkabpilī. Un tālāk jau no šīm 36 gestācijas nedēļām, kuras tika pieminēts, bērniņi principā var dzimt praktiski jebkurā dzemdību stacionārā, ja vien tas ir droši gan mammai, gan auglim. Nav tātad grūtniecības laikā jau noteikts kādas konkrētas patoloģijas, kuru dēļ dzemdībām būtu jānotiek augstāka līmeņa stacionārā. Tad principā vecāki gluži nebūs tie, kuri izlems, uz kurieni viņi gribētu braukt dzemdēt, lai gan, protams, arī vecāku domām ir ļoti liela nozīme, bet mediķi palīdzēs pieņemt šo lēmumu un tiks jau atkarībā no situācijas, tad arī šis jautājums risināts. Paldies, jā, šī ir ļoti būtiska informācija, saprast, kur tad es nonākšu. Un tālāk vēl turpinot par pašu dzemdību procesu, tad ir sākušās priekšlaicīgas dzemdības. Jautājums varbūt šoreiz tieši vecmātei. Vai ir kādas atšķirības no dzemdībām, kas norit jau ar pilnā laikā, tā teikt, sagaidītu bērniņu, vai viss notiek līdzīgi? Droši vien fiziski viss notiek līdzīgi. Emocionāli ir daudz grūtāk, jo ir tik daudz nezināmā un ir gaidīts kaut kas pavisam cits, un visi plāni droši vien ir pilnīgi mainījušies. Un tieši tāpat kā saulaicīgas dzemdības, arī priekšlaicīgas dzemdības pārsvarā gadījumi, ja vien nav tiešām, kā doktori minēja, asiņošana vai nepareiza augļa guļa vai apdraudoša situācija auglim vai mātei, tiek rekomendētas un arī vadītas pa dabīgiem ceļiem. Bērniņi dzimst dabiski, un tikai neatliekamās situācijās vai apdraudošās situācijās ir ķēzargrieziens, kas var būt akūts vai plānots arī priekšlaicīgu dzemdību gadījumā. Un tāpat ir atšķirība tādā ziņā, ka ir vairāk atbalsta personāla. Ja iznestas grūtniecības gadījumā pārsvarā sadarbība ir ar vecmāti, tad priekšlaiks dzemdību gadījumā noteikti būs klāt neonatologs, un ja ir dvīņi, pat varbūt 2 brigādes, lai atbalstītu katru bērniņu. Bet pats dzemdību process tāpat ir ar kontrakcijām, tāpat ir ar izstumšanu, ar bērniņu piedzimšanu. Un atšķirība, protams, ir arī no gestācijas laika, vai mazulītis tiks šeit ciešajā vecāku kontaktā āda, ko vecāki ļoti uztraucās arī priekšlaikus dzimušiem bērniņiem, vai mazulītis uzreiz tiks nodots tālāk jau neonatologu rokās un saņems visu nepieciešamo atbalstu. Un ir tāda situācija, ka līdz 30-32 nedēļām, līdz 28 pilnīgi noteikti priekšlaikus dzimušie bērniņi
tiek ielikti polietilēna plēvē. Un tas ir tāpēc, lai viņiem nodrošinātu siltumu, lai viņiem būtu lielāks komforts, lai viņi nedalītos ar savu ķermeņa temperatūru, ar apkārtējo vidi un labāk spētu adaptēties un arī reaģēt uz visiem atbalsta pasākumiem. Un tas vecākiem dažreiz ir biedējoši, ko tagad dara. Bet bērniņš tāpat arī tad, ja tā situācija ir tāda, ka viņi nevar uzlikt mammai vai tētim uz vēdera, viņus vienmēr parāda vecākiem, pastāsta, kas tālāk notiks. Es varu saprast, ka tanī brīdī 90% varbūt informācijas nedzird. 50%, es domāju, tas ir tā ļoti saudzīgi teikts. Man liekas, ka 90% noteikti tā nedzird, un tas ir jāatkārto un jāatkārto atkal. Kas vēl ir stipri siltāka dzemdību zāle, jo ir vajadzīgs daudz lielāks siltums, tā kā mēs par savu komfortu un vecākiem par savu bišķi jāaizmirst, nu tādā ziņā, ka jā, nu tās ir tās galvenās lietas. Vēl ir dažreiz baža par to, vai varēs vai nevarēs piedalīties kāda atbalsta persona. Par šīm atbalsta personām varbūt tad, var arī mazliet vairāk pastāstīt, jo vai priekšlaicīgās dzemdībās var piedalīties bērniņa tētis, kas ir parasti populārākā atbalsta persona māmiņai, vai gadījumā, ja tas nav bērniņa tētis, tad kāda cita atbalsta persona, nezinu, dūla, radiniece vai kāds cits cilvēks? Nu, tieši tāpat kā laicīgās arī, protams, priekšlaicīgās un varbūt pat vēl vairāk ir nepieciešama šī atbalsta persona. Tas, kas ir viens no tādiem priekšnoteikumiem, ko parasti pajautā par plaušu rentgenu, un jo mazāks grūtniecības laiks, jo mazāk iespēja, ka tas ir veikts. Un tas varētu būt viens no iemesliem, kad varbūt ir tāda lielāka stresa situācija, kur tu tagad to rentgenu uztaisīt šodien, tūlīt un tagad. Bet, ja tās dzemdības ir tādas, ka tūlīt un tagad dzims, tad globāli droši vien arī tas ir tik īsts brīdis, ka nevienam nav vaļas tam lielāku uzmanību pievērst, bet turpmāk vienalga, ka tas rentgens tiek prasīts, tad tai atbalsta personai tas ir jānodrošina. Ja tās ir dzemdības, kuras var bišķīt pagaidīt, tad noteikti rekomendēs. Kas vēl ir? Tāpat kā jebkurās dzemdībās atbalsta personai jābūt veselai un ir pašai gribošai piedalīties. Tam nevar, nevienās dzemdībās nevar tikt piespiest cilvēks to darīt, un priekšlaiku dzemdībās tieši tāpat. Jā, bet tā var būt arī dūla. Bieži vien jau vēl tik tālu, gan vecāki nav aizdomājušies. Jā, un tieši tādēļ, kad bieži vien priekšlaicīgu dzemdību gadījumā nav paspēts padomāt par šo atbalsta personu, kā tas viss notiks. Bieži vien vecāki nav arī paspējuši apmeklēt šos pirmsdzemdību kursus, un īpaši, ja tas ir pirmais bērniņš, tad vecākiem varbūt pat māmiņai nav priekšstata, ko sagaidīt, kas ar viņu notiks. Vai dzemdību procesā ir kāda persona, un te varbūt jautājums gan šobrīd uz stradiņiem, gan dzemdību namam, tad kas būs kopā ar māmiņu un atbalstīs viņu šajā procesā, pastāstot, kas tagad notiks tālāk? Parasti tā ir vecmāte, kas ir visciešākajā kontaktā ar māmiņu arī priekšlaicīgu dzemdību gadījumā. Iespēju robežās mēs izstāstam visu, ko varam, un arī gan tas, kas bieži interesē, kā man tagad elpot, vai man spiest, vai es tur nenodarīšu pāri. Un to visu vecmātes izstāstā. Vecmātes varbūt ir vairāk runātīgas, un viņām tas tiešais kontakts tad ir arī kā šī atbalsta persona. Bet, kā es teicu, svarīgi ir, ka ir tā komanda, un ka jau laicīgi varbūt tie vecāki zina, ka tagad ienāks arī dzemdību speciālists, ienāks neontologs, kas ir noteikti svarīgas ārstniecības personas šajā procesā. Un kas vēl ir būtiski, es jau minēju, ka pat ja mums tanī brīdī nav laika, tad pašiem priekš sevis paņemt, jo man arī ir gadījusies tāda atgriezeniskā saite, ka mēs neko nezinājām, viss bija tā kā filmā, un izstāstīt, tā teikt, post factum bija tas un tas tāpēc, ka tāpēc. Un tas dod arī tādu lielāku pārliecību, ka viss ir izdarīts tā, kā tam bija jānotiek. Jā, paldies. Vai dzemdību namam šeit ir kāds komentārs varbūt par atbalstu personu priekšlaicīgu dzemdību procesā? Mums ir ļoti līdzīgs scenārijs. Tieši tāpat vecmāte parasti ir tā, kas arī parasti ir vistuvāk pacientē dzemdībās.
Protams, ka ir arī ginekologs, dzemdību speciālists, kurš piedalās pašā iztumšanas brīdī, un neonatologs vienmēr ir klāt. Ja tā ir ķēzargrieziena operācija, piemēram, akūta, arī dažkārt tiešām nav laika paskaidrot, ir laiks tikai pateikt, ka mēs ejam uz operāciju. Ir svarīgi pienākt klāt pēc tam pie pacientes un izstāstīt, kāpēc mēs pieņēmām šādu steidzīgu lēmumu, kas notika, vai viss ir kārtībā, vai bija kādi sarežģījumi, un ko gaidīt tālāk. Ja? Un es zinu, ka noteikti arī neonatologi parasti atnāk un pastāsta, kā jūtas bērniņš. Jo, ja bērns ir intensīvajā terapijā, dzemdību speciālists parasti mēs varam nosaukt kaut kādus svarus un tādus ciparus, bet par bērniņu labsajūtu parasti pastāsta vairāk neonatologs. Jā. Nu jā, te neonatologs tiek pieminēts visu laiku, un varbūt dažreiz rotās jautājums, kāpēc tad jau pirms dzemdībām pieaicināt neonatologu. Atkal skatoties, cik daudz ir tas laiks, līdz šīs dzemdības noritēs jau ļoti strauji un ies uz priekšu, tad tiešām jaunajai māmiņai vairs nav laika klausīties, bet ja ir laiks, tad neonatologs būs tas, kas pastāstīs, kas gaida nākotnē, kad šis cilvēks jau būs piedzimis. Un par to, ka pēc dzemdībām, pēc dzemdībām neonatologs būs tas, kurš jau atnāks un pastāstīs vairāk, kur bērniņš nonācis, kas ar viņu ir noticies. Cenšamies izmantot arī mūsdienu tehnoloģijas ļoti plaši, un, piemēram, šobrīd ir pieejami mobīlie telefoni, praktiski katram ar kameru, un šādi varbūt tā dzemdību zālē uz tām dažām sekundītēm, kad tiek parādīts bērniņš, nemaz vecāki īsti nesaprot, ko tad viņiem parāda, un viņi ir ļoti uztraukšies, tad pēc tām pāris stundiņām, kad atnāk neonatologs ar bildītēm, nu tad tā ir tāda pirmā iepazīšanās, kamēr pati māmiņa nevar tā kā aizdoties pie bērniņa ciemos. Jā, paldies, un šis ir ļoti būtisks jautājums. Tad kur nonāks bērniņš un kur būs mamma pēc priekšlaicīgām dzemdībām? Vai viņi būs kopā, vai būs katrs atsevišķi? Un tad par šo te varbūt pašu pirmo posmu, jā, tad kur būs mamma, kur bērniņš un kad viņi varēs satikties? Nu, es varētu mazliet paturpināt. Viss būs atkarīgs no laika, kurā bērniņš ir piedzimis. Ļoti atšķirīgi ir, vai tās ir 23, 24 nedēļas, vai tās ir 36 nedēļas, jo mazāks gestācijas laiks, jo bērniņš ar vislielāko varbūtību mazajās nedēļās noteikti nonāks intensīvajā terapijā, un līdz ar ko nebūs kopā ar mammu uzreiz pēc dzimšanas, jo lielāks gestācijas laiks, principā no 34 jau grūtniecības nedēļām bērniņi var palikt kopā ar mammu visu laiku un netiek šķirti, ja vien nav kaut kāda veselības problēmas pašai māmiņai vai jaundzimušajam bērniņam. Māmiņa pie bērniņa varēs atnākt pēc dabīgām dzemdībām. Tās varētu būt jau pat 2 stundas pēc dzemdībām, kad viņu var atvest kaut vai sēdratos, ja pati vēl nevar pārvietoties, vai pēc ķeizargrieziena operācijas, protams, tas būs ilgāks laiks, un tad mēs izmantojam šīs bildītes, kuras mēs aiznesam un pastāstam par bērniņu. Jā, varbūt kā tas pirmais brīdis notiek Stradiņu slimnīcā pēc Es domāju, ka līdzīgi. Tātad viss ir atkarīgs no dzemdību veida, vagināls vai ķēzargrieziens. Un tieši tāpatās atkarībā no bērna labsajūtas un no gestācijas laika, vai viņš ir intensīvajā terapijā vai pie mammas. Un ir tā, ka māmiņas ir bieži vien gatavas pēc iespējas ātrāk, un tas ir no vienas puses arī motivējošs faktors viņām aktivēties un celties, lai ietu pie bērniņa. Bet, protams, ka arī viņu veselības stāvoklis var būt dažāds. Tas, kas ir tāda saikne, ka nereti jau pirmajās stundās ir vēlme pēc pirmajām piena lāsēm, un tad ir tā, ka parasti tās ir vecmātes, kas palīdz atslaukt šo pienu. Un, šeit var nostrādāt tas pozitīvais, ka ir atbalsta persona, ka ir tētis, kurš tad var aiziet un apraudzīt jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļā.
Parasti, protams, ka ir tā, ka tas pirmais brīdis, kamēr bērniņu sakārto, adaptējās viņš tai situācijai, tur ir tik daudz visādu lietu, droši vien, jo mazāks, jo vairāk jāizdara, ka vecākiem tas satraukums ir pietiekami liels, un tad viņi, mamma pati vai kopā ar tēti vai tētis viens pats, tad ierodās pēc kaut kādas 1,5 stundas, un tā ir tā pirmā satikšanās, un tad viņiem arī ir jābūt gataviem tam vadu tīstoklītim riņķī, kas ir bērniņam. Bet, tas pirmais ir arī tas mammas piens, tad es pilnīgi piekrītu arī tās bildes, un citreiz ir tā, ka mēs arī vecmātes vai neontologi uzbildē un parāda. Mammas, tad ir tā, ka mamma ir savā palātā, un bērniņš tad ir, ja tas ir intensīvā terapija, tad intensīvās terapijas nodaļā. Jā, un tad varbūt paturpinot par intensīvās terapijas nodaļu, vecāki mums ir arī jautājuši, ar ko būtu jārēķinās dodoties uz šo pirmo reizi uz šo intensīvās terapijas nodaļu, kas tur sagaidīs jaunos vecākus, jo tas ir tāds liels nezināmais, un varbūt tad mazliet pastāstīt vairāk par to, kur būs bērniņš, kas tur notiks ar bērniņu, un kad vecāki pie viņa var doties, un ko tālāk vecāki var vai nevar darīt šajā intensīvās terapijas nodaļā? Es varbūt tikai nedaudz ieskicēšu, jo es nestrādāju intensīvās terapijas nodaļā, bet es zinu, ka viena lieta ir sevišķi ir draudošas priekšlaicīgas dzemdības, ir gaidāms, ka tā notiks. Tad viens ir, ka pamazām iepazīties ar to, kas ir, un ir jauki, ka ir kādi materiāli, ko vecāki var arī vizuāli redzēt, kas ir, un mums Stradiņos šobrīd ir tieši jaundzimšo intensīvās terapijas nodaļa izdevusi priekš mūsu vecākiem tādu A4 bukletiņas, salotītas lapiņas, kas tad viņas ir sagaidāms. Plus tur arī ir pastāstīts, kuros brīžos tad var pie bērniņa iet, jo tur ir arī savi noteikumi, ka katru brīdi, kurš katrs neiet, un droši vien netraucētu gan šī bērniņa spēju ienākt šai pasaulē pēc iespējas maigāk ar visu atbalstu. Bet ir regulāri jāslauc pieniņš, jānes pieniņš. Tas ir tas, kas ir pilnīgi noteikti. Tad ir ķenguru stundas, tad, kad jau ir stabils tā situācija, kad to var darīt. Es nezinu, kā citos stacionāros mums ir lūgums māmiņām garos, skaistos nāgus noņemt nost, lai tiktu sevišķi tiem bērņiem, kas ir inkubatoros un īpaši saudzīgajā vidē turpina savu attīstību. Un tad tēti parasti, ja nav iespēja viņiem dzīvot uz vietas nodaļā, jo viss ir atkarīgs no telpu noslodes, cik ir ģimenes palātas brīvas, nav. Tad tēti nāk tādā apmeklētāja laikā un arī tad, kad var tikt pie bērniņa. Paldies, un varbūt turpinās kāds no dzemdībām. Kā notiek tad bērniņa aprūpe intensīvās terapijas nodaļā, ko vecāki var vai nevar iesākt, cik bieži viņi var apmeklēt bērniņu vai būt pie bērniņa, un arī par tēti, kāda ir tēta iespēja sastapt savu bērniņu un piedalīties viņa aprūpē. Un arī mums ir bijis jautājums par to, vai tētis var nakšņot slimnīcā kopā ar māmiņu, pat ja bērniņš ir intensīvajā terapijā. Jā, tad vecmāte jau nedaudz ieskicēja, nekas dzemdību namā ļoti daudz no Stradiņiem neatšķirās. Māmiņas nāk pie bērniņiem regulāri, ja vien viņu veselības stāvoklis to atļauj, jo tur atkal ir nianse, kā pati mamma jūtās pēc dzemdībām, vai viņa var iet, vai viņa nevar, vai viņai ir jāievēro, piemēram, kādas dienas gultas režīms, jo viņas pašas veselības stāvoklis nav tik labs. Uz intensīvo terapiju vecāki nāk parasti uz barošanas reizītēm, un tas nozīmē, ka tas ir ik pa 3 stundiņām, un tad arī nes atslaukto pieniņu. Sākumā vecākiem satraukums ir milzīgs, un bieži vien jau pirmajā vizītē, ja mēs piedāvājam, jūs varat atvērt inkubātoru lodziņu, jūs varat sasveicināties ar savu bērniņu, ir vecāki, kur pasaka, nē, mēs paskatīsimies no malas, mums vēl ir mazliet jāpierod, ka viņš ir tik maziņš. Un tad viņi nāk vienu reizi, otru, trešo, un tad beidzot saņemās atvērt to lodziņu, pieskarties savam mazajam cilvēciņam, kurš varbūt sver tikai 1 cukurpaciņu vai pat mazāk.
Un nākamie soļi jau ir, kad vecāki sāk piedalīties autiņbikšu maiņā, sāk piedalīties bērniņa barošanā, vai nu tas ir caur špricīti un zondīti, vai bērniņš ir lielāks un var ēst no pudelītes. Tad jau ir tā pieminētā ķengurošanās, kad bērniņš tiek iedots vecākiem uz krūtīm sēdēšanai. Un tātad ar katru dienu, ar katru reizi, kad vecāki atnāk uz intensīvo terapiju, skatoties, cik viņi tam visam ir gatavi un cik bērns tam visam ir gatavs, viņi arvien vairāk un vairāk sāk piedalīties bērna aprūpē patiesībā. Un šeit pat apzināti minu vecākus, jo var nākt gan mamma, gan tētis un visā piedalīties kopīgi. Un dzemdību iestādēs, jā, ir šīs saucamās ģimenes palātas, kur tēti var palikt arī pa nakti un nakšņot, un līdz ar ko visu diennakti tā kā nākt pie mums. Vai arī, ja tētiem ir jāstrādā, tad viņi nāk apmeklētāja laikā un vienu reizīti vai divas reizītes pie bērniņa, tā kā tās situācijas ļoti individuālas. Paldies. Un tad, protams, ļoti svarīgs jautājums ir par šo te iespēju bērniņu paturēt ķengura pozā. No kura brīža tas ir iespējams un vai tas ir iespējams visos gadījumos, vai tomēr ir gadījumi, kad tas ir jānogaida un to var uzsākt vēlāk? Protams, ka tā ir vislielākā vēlme būt kopā ar savu bērniņu vecākiem, bet ir situācijas, vai nu bērniņš ir piedzimis ļoti, ļoti maziņš, un šeit mēs runājam par šīm 23, 24, 25 gestācijas nedēļām. Vai arī bērniņš ir ļoti slims piedzimis un ka viņam ir vajadzīgi ļoti daudz un dažāda atbalsts un terapija, tad var būt situācijas, kad mēs nevaram nodrošināt šo ķengurošanu, jo tas būs pārāk liels stress bērnam un tas var pasliktināt viņa veselības stāvokli. Līdz ar ko tad mēs vecākiem to arī skaidrojam un sakam, ka pagaidām jūs varat ar viņu runāties, jūs varat būt blakus, jūs varat paturēt rociņu, stāstīt visu kaut ko, lai bērniņš jūt, ka jūs esat atnākuši, bet uz rociņām mēs jums iedot nevarēsim. Un lielākoties tas ir tieši par šīm mazajām nedēļām. Jo lielāks ir bērniņš, jo ar vislielāko varbūtību pirmā tā saucamā ķengurošanās var notikt jau pirmajā dzīves dienā. Bērniņš ir nostabilizēts, viņam ir elpošanas atbalsts nodrošināts, viņam ir ielikts intervenozais katēterīts, klāt ir daudz un dažādi vadiņi, bet ar visiem šiem vadiņiem un visām šīm ierīcēm mēs varam viņu iedot uz rociņām. Tā kā jāsaka ļoti individuāli. Paldies. Un tad kā jau es dzirdēju, viena no pirmajām lietām, ko māmiņai lūdzu bieži vien pēc dzemdībām darīt, ir sagādāt pirmās piena lāses bērniņam. Un ne visas māmiņas šo prot, īpaši, ja tās ir pirmās dzemdības. Un ļoti daudzas māmiņas arī satraucas par to, vai tad tas pieniņš pietiks, un ko darīt, ja tā pieniņa nepietiks. Un tad šeit jautājums, vai ir kāds atbalsta personāls, zīdīšanas konsultants, kurš šais gadījumos iesaistās, vai ja šāda speciāla personāla darbinieka nav, tad vai ir kāds cits, kurš var palīdzēt māmiņai ar šo pieniņu sagādāšanu? Zīdīšanas konsultants štata vienībā nav. Līdz ar to tieši par šo piena atslaukšanu, tātad kā sagādāt šo pienu priekšlaiku dzimušam bērņam, kurš vēl nezīž, kuram vēl nav šīs iespējas tikt pie krūts, tas ir vecmātes rūpals, ja tā var teikt. Tad vecmātes ierāda, parāda un sākotnēji arī iedrošina mammas, un ka viņas ierauga, ka ir šīs pirmās piena lāses, tad viņas ir pārsteigtas. Un es varu teikt no tādas pieredzes, kāda ir mums dzemdību nodaļā, ka māmiņas, kurām bērniņi ir intensīvajā terapijā, visas saražo pienu. Nu, tādā ziņā, ka viņām gan ir šī motivācija, gan arī tas regulārais darbs, ko viņas dara ik pa tām 3 stundām, kas ir jānes pieniņš. Un tas ir neticami un brīnumaini, bet jā, un sākumā pirmās dienas ar palīdzību, bet viņas iemanās un ļoti veiksmīgi to dara. Tā kā jā, tas ir vecmātes. Es domāju, ka dzemdību nemā droši vien citās nodaļās līdzīgi.
Piekrītu arī dzemdību namā. Tas ir vecmāte, ir lielais atbalsts pieniņu sagādāšanā, un uz to jautājumu, vai tad pietiek. Jāsaka, ka mums visiem ir priekšstats, ka bērns ēd daudz, bet, ja mēs runājam par maziem priekšlaikus dzimušiem bērniņiem, tad mēs sākam ar 0,5 mililitru, ar 1 mililitru, un tas jau viņam ir daudz, līdz ar ko nav nemaz vajadzīgs pirmajās dienās piena upes, lai to mazo cilvēku pabarotu. Tā kā varam iedrošināt noteikti māmiņas uz pieniņu atslaukšanu, un sāksim ar mazumiņu, un maziem solīšiem dosimies tālāk, un tad jau tas pieniņš ar laiku tiešām veidosies. Paldies. Un tad es domāju, ka mēs esam nonākuši pie tāda brīža, kad, kas ne visiem vecākiem uzreiz ir saprotams, kad bērniņš, kurš ir priekšlaicīgi dzimis, tiek pārvests bieži vien tālāk uz Bērnu Klinisko universitātes slimnīcu. Un tad šeit būtu jautājums, kad tas notiek, cik ilgu laiku pēc dzemdībām notiek šī pārvešana, un vai mazulis un māmiņa dodas uz bērnu slimnīcu kopā vai atsevišķi, ar kādu transportu tas notiek. Varbūt var mazliet par šo jautājumu pastāstīt vairāk. Šeit arī ir atkarīgs no tā, kurā iestādē patiesībā bērniņš ir piedzimis. Ja mēs runājam par perinatālajiem centriem, kas ir Liepāja, Valmiera un Jēkabpils, tad lielākoties virs 28 nedēļām dzimušie bērniņi tur arī paliek uz vietas, aug un attīstās. Ja mēs runājam par perinatālajiem centriem Rīgā, kas ir dzemdību nams un Stradiņas slimnīca, tad šobrīd pie mums bērniņi pavada apmēram 1 nedēļu. Un tālāk, ja tie ir pavisam mazie cilvēki, kuriem vēl ilgstoši būs nepieciešama medicīniskā aprūpe un palīdzība, viņi tiek pārvest uz Bērnu Klinisko universitātes slimnīcu. Ja bērniņš ir dzimis jau salīdzinoši lielās gestācijas nedēļās, un tās varētu būt 34, 35 nedēļas, dažreiz 33 nedēļās dzimušie bērniņi, var iet mājās arī no dzemdību iestādes. Viņi nav obligāti jāpārved uz Bērnu Klinisko universitātes slimnīcu. Tā kā šeit situācijas ir daudz un dažādas. Un par to mēs vecākiem stāstam varbūt ne gluži pirmajās stundās un pirmajā dienā, jo tad jau ir tā ļoti daudz dažādu informāciju, bet ar laiku mēs viņus gatavojam, ka šeit pie mums jūs būsiet apmēram nedēļu, un tālāk jūs dosieties augt un attīstīties uz Bērnu Klinisko universitātes slimnīcu, un dienu vai 2 iepriekš mēs jau zinām konkrēti, kurā dienā viņi brauks, tad arī viņi tiek pabrīdināti. Rīt jūs tā kā tiksiet pārvesti. Vecākiem parasti arī ir jautājums, vai tad mēs paši ņemsim un vedīsim bērniņu? Noteikti nē. Starp slimnīcām tā nenotiek. Bērniņu ved speciālā brigāde, kur ir neonatologs, kur ir bērna māsa, un arī uz mašīnas var nodrošināt pilnīgi visu atbalstu, kurš bērnam ir vajadzīgs. Vai tas ir elpošanas atbalsts, vai tie ir infūzi, tātad šķidrumi vēnās, vai jebkas cits. Un lielākoties māmiņa var braukt līdzi bērniņam, bet dažreiz ir situācijas, kad vai nu māmiņu vēl nevar izrakstīt, tas ir akūtās situācijās, tad bērniņš tiek pārvests viens pats, iespējams jau pirmajās dzīves stundās, kad ir, piemēram, iedzimta sirdskaita vai kāda cita iedzimta patoloģija, kur ir nepieciešami jau multidisciplināra pieeja un daudzi speciālisti, kuri nav dzemdību iestādēs, vai arī vecāki izvēlās, ka mēs brauksim paši, tad arī var ar savu mašīnu doties uz bērnu slimnīcu. Tā kā tie varianti ir dažādi. Paldies. Vai ir kaut kādas varbūt piebildes par pārvešanu, vai ja nav piebildes, tad es varētu vēl pajautāt, kas vecākiem būtu jāzina un jāsagatavojās šai pārvešanas dienai, kas ir nepieciešams sarūpēt, dodoties prom no dzemdību iestādes uz bērnu slimnīcu. Vai tas ir apģērbs, vai tas ir kādas citas lietas, kas ir tajā brīdī nepieciešamas? Droši vien, ka pirmais, ko vecākiem lūdzu sarūpēt, ir autiņbiksītes. Tāda viena lieta. Un, protams, jo mazāks bērniņš, jo mazāk viņam ir vajadzību.
arī tai pārvešanas procesā. Un jo tuvāk tā jau ir tām 37 nedēļām, jo arī dažreiz tādi, ko mēs jau sakam par lieliem bērniem, prasa papildus vēl aprūpi slimnīcā kādu laiku. Un tad, protams, ka tās ir drēbītes. Iespējams, ka dažreiz ir nepieciešama pudelīte, ja viņš vēl nemāk vai nav tik spēcīgs, lai zīstu no krūts, bet jau mācās un ir iemācījies no pudelītes. Droši vien, ka mammiņai arī par sevi ir jāpadomā, kas viņai ir jāpaņem līdzi, kas ir nepieciešamie higienas piederumi. Un iespējams, ka tādēļ dažreiz arī mammiņas izvēlas braucienu caur mājām, lai pēc tās minimums nedēļas, bet iespējams varbūt ir nedēļa vēl gaidīšanas procesā bijusi līdz bērniņa piedzimšanai, nokļūt savā vidē un tā kā sagatavotos tam jaunajam posmam, kas ir jāpavada bērnu slimnīcā, kur bieži vien ir daudz ilgāks laiks, sevišķi tiem stipri priekšlaiku dzimušajiem bērniem. Vai kas notiek gadījumos, kad māmiņai nav šī apģērba, ir pēkšņi sākušās dzemdības, un iespējams māmiņa ir ieradusies slimnīcā no kādas ļoti attālas Latvijas vietas, tādi gadījumi mēdz būt, vai vienkārši nav iespēja atrast veikalos tik mazu apģērbu. Kas notiek tādos gadījumos, kad nav šī apģērba vecākiem, vai kādu pamperu, vai salvešu, vai kaut kādu citu aprūpē nepieciešamu lietu? Jāsaka īstenībā, ka mums jāsaka liels paldies daudziem mūsu atbalstītājiem. Mums ir Latvijā ļoti čakli adītāji un tamborētāji, šuvēji. Tāpat mūsu dzemdību iestādes atbalsta arī autimbiksīšu ražotāji, un mums ir rezervē šādām situācijām gan kādas liekas autimbiksītes, ko iedot. Nav nakts laikā vecākiem jāskrien un jāmeklē. Ir tīpaši, ja tas ir ļoti mazais cilvēks, tādas autimbiksītes gluži parastajā veikalā nebūs pieejamas, jo pēc viņām nav tik liels pieprasījums. Un arī par apģērbu ir tieši tāpatās, ka viss, ja vecākiem kaut kas ir, mēs sakam, jūs atnesat, mēs paskatīsimies, kas ir jūsu krājumos, ko mēs varam uzvilkt, jo arī braucot būs visi vadiņi, trubiņas klāt un tā tālāk. Tāpēc dažreiz ir tā, kad apģērbs, kas ir uzvalkams pār galvu un ir ļoti skaistām cakiņām vai tur izšuvimiem, nebūs tas šoreiz piemērotākais, tāpēc, ka bērniņam joprojām ir jānodrošina šīs dažādie vadiņi klāt. Tad tas, kas būs nepieciešams pārvešanai, tiks nodrošināts un vecāki var neuztraukties. Bet, ja viņiem ir kaut kas īpaši sarūpēts un mēs varam to uzvilkt bērniņam, tad noteikti bērniņš tiks sapucēts vecāku sarūpētajās lietās. Jā, paldies. Tas ir ļoti svarīgi vecākiem. Vēl jautājums par gadījumiem, kad bērniņu pārved atsevišķi un māmiņa paliek dzemdību iestādē kādu laiku. Kā māmiņa var uzzināt, kas tālāk notiek ar bērniņu? Kur viņai vērsties, vai viņai izskaidros, kur zvanīt, vai ir kāds telefona numurs, vai persona konkrēti jau tad bērnu slimnīcā, kura būs pieejama informācijai? Vēl vienreiz jautājumu. Tad, gadījumā, ja bērniņu uz bērnu slimnīcu pārveda atsevišķi no māmiņas, piemēram, ir akūti nepieciešama kāda procedūra, vai māmiņa vēl nevar tikt pārvesta, kur māmiņa var vērsties, lai uzzinātu, kas notiek ar viņas bērniņu un saņemt informāciju par savu mazulīti? Šo droši vien, jo viņiem jau ir pirmās ar dzemdībām, to noteikti iedot telefonu, viņi var jebkurā laikā var zvanīt, uz nodaļu un uz bērnu slimnīcu, viņiem noteikti tiks, jā. Paldies. Un tad šķiet, ka mēs jau esam informēti, uz kurienu bērniņš tiek aizvests jau, un jūs noteikti iedodat. Tad šo informāciju, principā, pirms bērniņa pārvešanas vecākiem izsniegs dzemdību iestādē. Jā, paldies. Un tad šķiet, ka mēs esam gan nonākuši tajā vietā, kurā bērniņi priekšlaicīgi dzimušie ļoti ilgi uzturās, un tā ir bērnu slimnīca. Un tad lielai daļai bērniņa pirmais posms ir tieši intensīvās terapijas nodaļā. Un jautājums, ko arī mēs biedrībā ļoti daudz saņemam no vecākiem, ir, kur māmiņa atradīsies tajā laika periodā, kamēr bērniņš ir intensīvās terapijas nodaļā. Tad, kad bērniņu atveda pie mums, viņš nonāk intensīvajā terapijā,
Bērniņš ir intensīvā terapijā atsevišķi, un māmiņai ir atsevišķi istabiņas. Istabiņās viņas ir vairākas, un viņas dzīvo tur kopā. Jā. Bet viņa tās istabiņas ir pavisam netālu. Jā, tur tā kā viņas ir tuvu pie bērniņa. Es saprotu, ka ir arī bērnu slimnīcā vēl iespēja apmesties vecāku mājā. Jā, ir arī iespēja izvēlēties vecāku māju, bet visbiežāk māmiņas tomēr izvēlās šīs te, kas mēs viņu saucam par kopmītnēm, ja, un tur, kur atrodas pavisam netālu pie bērniņa. Jā. Bet var izvēlēties, ja arī vecāku mājā palikt, un tur var palikt arī, piemēram, ja vajadzība ir, var arī tēvs vecāku mājā palikt. Tātad, ja ģimene vēlās palikt kopā, tad tā būs vecāku māja, un savukārt šajās kopmītnēs, tad tur māmiņa paliek pārsvarā viena. Jā, kopmītnēs māmiņa ir viena, ja, bet arī vecāku mājā ir tā, tur jāskatās pēc tās sita, cik ir, kāda ir noslodze, ja, tur, piemēram, ir, kad gadījumi, ka var viņi kopā, ja, bet arī var, kad tā, piemēram, kad ir atsevišķi, jā, kad tās ir atsevišķi un jāskatās tur tā, bet iespēja tāda ir. Jā, paldies. Un tad kādas ir tēta un māmiņas iespējas apmeklēt bērniņu, piedalīties viņa aprūpē, un kāds ir šis dienas ritms bērnu slimnīcā intensīvās terapijas nodaļā, cik ilgu laiku dienā māmiņa vai tētis vai abi no viņiem var būt kopā ar savu bērniņu, kurš uzturas intensīvās terapijas nodaļā? Bērnu slimnīcā ir tā, ka mums nav ierobežots laiks. Vecāki var uzturēties visas 24 stundas nodaļā nākt, ja jebkurā laikā, kā viņas vēlas. Piemēram, tieši tāpat arī tēvi, ja, viņi arī drīkst nākt. Bet tad, kad ir, piemēram, izņēmumi, noteikti ir, piemēram, šīs pašas gripas sezonas, ja, un tādi visādi, ja, tad ir ierobežojumi, ja, kad pa vienam nākt vai tā. Režīms, piemēram, māmiņām bērniņi tiek baroti, ja, piemēram, ir par tām 3 stundiņām, ja, piemēram, un tad viņas parasti arī nāk visbiežāk uz šīm te aprūpas reizītēm, ja, jo tad viņām ir jāatslauc pieniņš un pa sevīm jāparūpējas, ja. Bet tāda ierobežojuma, ka viņas drīkst vai nedrīkst, nav. Ja? Jā, paldies. Un varbūt var arī mazliet pastāstīt par tām aprūpes darbībām, ko veic vecāki paši ar savu mazulīti, kurš ir intensīvā terapijā. Visdrīzāk inkubatorā viņš ir. Kā vecāki iesaistās sava bērniņa aprūpē? Patiesībā mēs ļoti tagad cenšamies strādājam uz to te programmu ģimenes vērstu aprūpi. Un tas tāds mūsu ideālais mērķis, ja, kad ir, ka vecāks spēj rūpēties par savu bērniņu pats. Ja, ka viņam, piemēram, tas ir jau pasaulē, pētījumi ir ļoti daudz un dažādi, ka tieši, ja māmiņa pati rūpējas par bērniņu vai tēvs arī var to darīt, ja, bet visbiežāk to dara māmiņas, ja, kad ir šie te, ka viņi mazāk laiku uzturās slimnīcā un tā tālāk, ja. Tā kā, jā, te jau ļoti daudz un dažādi stāstīja par to, kā vecāki, kad pirmajā dienā atnāk jau un vispār baidās pavar lodziņu un paskatās jau un tā. Jā, tas ir tāds vecākiem, manuprāt, ļoti satraucošs laiks, ja, ka viņi ierodās un arī tāpatām, šis bērniņš ir inkubatorā, viņš it kā liekas, kad ir tās 7 dienas, ja jūs teicāt, pēc 7 dienām vedat, ja, viņš pārbrauc pie mums, bet tā vide ir nomainījusies un tāda sajūta, ka viņi tā kā pilnīgi viss no jauna. Pilnīgi viss no jauna, viņi no jauna nāk, no jauna skata, no jauna iepazīstās. Un pirmais cilvēks noteikti, ka viņi iestājās slimnīcā, iekārtojās, ja, ka viņa bērniņš māsiņa, piemēram, ka viņi atnāk pie bērniņa, parasti pirmais, ko viņi satiek, tā ir māsiņa, ja, un tad māsiņa, protams, atkal iepazīstina viņu no jauna šo bērniņu. Un maksimāli viss aprūpas darbības, kas ar bērniņu, tas ir tieši, kas runājam par aprūpi, piemēram, tur temperatūra, autiņu biksīšu mērīšana, ja, pozicionēšana, ja, visu to lēnā garā mēs apmācam un iesaistam un aicinam
Jā. Jā, un tad arī bērnu slimnīcas intensīvajā terapijā ir pieejama ķengura metode bērniņu turēšanai noteikti. Jā, mēs patiesībā cenšamies tagad to maksimāli veikt, pilnīgi arī pat intubētus bērniņus liekam arī, jā, pie katras protams, ir arī situācijas, ka, piemēram, kad nē, kad ir kaut kādi ierobežojumi, kā jau doktori Lodze stāstīja, ja, kad ir, bet, pie pirmās iespējas mēs aicinām vecākus ķenguru metodi, jāatdzāt kontaktu. Un mēs aicinām arī ne tikai māmiņas to darīt, bet arī tēvus. Ja, kad, un, piemēram, citreiz ir tā, ka ja veselības stāvoklis bērniem atļauj, un tā, kad ir tā, ka, piemēram, no rīta, piemēram, vai tad sēž māmiņa ķenguru metodē, ja, un pēc tam tētis nāk un sēž ķenguru metodē, ja, un tur, tā, ka viņš tur liekas, ka visu dienu viņš ar māmiņu un tēti ir kopā, jā, bet tas tad, ja viņa tā veselības, un ja nav kaut kādas procedūras jāveic viņam tajā laikā vai kaut kā tā. Paldies, un tad šeit droši vien būtu vietā arī pajautāt par to, kā tad bērniņš tiek barots. Tas ir ļoti plašs jautājums, protams, jo mēs te runājam par pieniņu, bet ne visi bērniņi un šie agri dzimušie bērniņi paši vēl neprot ēst, un varbūt daļa vecāku nemaz nezina, kā tad bērniņš tiek barots, kad un kā bērniņš sāk mācīties ēst. Tā īsumā ieskicēt šo te... Tas, protams, arī viss tā kā jau stāstīja, ja, kad ir atkarībā no tā, cik bērniņš ir liels, kāds ir gestācijas laiks, ja. Bērniņš, bet visbiežāk inkubatorā bērniņš parasti tiek barots caur zondas barošanu, ja. Viņam tātad tiek ievietota zonda, ja, vai caur deguntiņu, vai caur muti, un viņš tiek barots ar mātes pienu, ja viņš ir, ja. Ar tātad caur šo te zondas barošanu. Un, protams, ja viņam smagākos, piemēram, situācijās, ja, kad ir veselības, tad arī, piemēram, tiek barots arī caur vēnu, ja, tātad tiek nodrošināta tātad parenterālā barošana, ja. Bet, tā. Tad bērniņš, piemēram, ēd caur to zondīti, ja, piemēram, ja viņš ēd, tad tiek barots, ja, ir speciāls aparāts tāds perfuzors, ja, kurš lēni, piemēram, stundas laikā viņam tātad ievada, ja, to barošanu. Pēc tam jau bērniņam augot, mēram vidēji kaut kur sanāk kaut kādas 3, 1, 3, 2, 3 tāda nedēļa, ja, tad jau mēs, piemēram, sākam dot viņam tos slavenos čupa-čups. Kas tas ir? Izstāstiet, lūdzu. Slavenais čupa, jā, tas tāds jautājums. Tas ir tāds vates tāds... kociņš ar vatas pikuci galā tāds, ja, bet, kas ir drošs, ja. Viņš tiek iemērkts mātes pienā, ja, un tad tiek bērniņam likts mutītē, un tad viņš sajūt šo mātes pienu, un tad viņš sāk un viņš izskatās pēc čupa-čups, un tāpēc viņš tā, mēs viņu tā arī saucam. Jā, un tādā veidā tātad tiek veicināta šī te viņa zīdīšanas, šī te visi refleksi un attīstīt viņa tādu. Mācās viņš barot, ka viņš vēl nevar pats ar pudelīt vēl paēst, tas ir pirms tās pudeles barošanas, tad viņš tāds viņu sāk jau aktīvi jau izrādīt īstenībā to savu zīšanas jau, un tad jau sāk, varbūt viņam čupa-čups jāiedod, jā. Kādā vecumā tas parasti notiek? Cik nedēļu vecumā orientējoši bērniņi sāk izrādīt šos pirmos signālus? Tas arī individuāli, protams, ja, bet vidēji kaut kur ir pēc 30. nedēļas, 3, 1, 3, 2, tā, jo viņam jau arī jāvar ne tikai čoptināt, viņam jau arī jāvar arī norīt, ja, tur ir vajadzīgi, tā, bet, jā, es saprotu. Es varētu papildināt, droši vien, kā no medicīniskā viedokļa, kā daktars, no teorijas viedokļa bērniņš gatavs zīst, rīt un elpot vienlaicīgi, kas ir 3 ļoti svarīgas prasmes, nobriest no 32 līdz 34 gestācijas nedēļām. Tātad, protams, ir tādi, kas ir, kā mēs sakam, izcilnieki, un to sāk darīt nedaudz ātrāk, un tās ir tās pieminētās 30, 31 nedēļas. Ir tādi sliņķīši, kuri arī 35 nedēļās paši īsti
negrib darīt, un viņiem vajadzīga tā zondas barošana. Bet tas viss notiek pakāpeniski, un droši vien, kad tāds lielais vecāku jautājums, vai tad viņš kādreiz ēdīs pats, un vai viņš ēdīs no krūts. Jā, arī priekšlaikus dzimis bērniņš, kurš ir dzimis ļoti mazās gestācijas nedēļās ar ļoti mazu svaru. Vispirms ēdīs caur zondīti, tad viņš iemācīsies ēst caur pudelīti, un viņš var iemācīties ēst arī no krūts un būt tikpat labs krūts ēdājs kā bērniņš, kurš ir laikā dzimis. Vienīgi tam būs vajadzīgs laiks, tās nebūs pirmās dienas pēc dzemdībām, iespējams tās būs vairākas nedēļas vai pat vairāki mēneši, kad no tā mazumiņa, no tā mililitra, ko mēs iedodam caur zondīti, pirmajā dzīves dieniņā bērns nonāk līdz tam, ka viņš pēc pieprasījuma ēd no krūts. Paldies, un te jau ir tas ļoti svarīgais pieminētais laiks, kas ir arī ļoti, ļoti liels jautājums vecākiem, cik ilgi mēs būsim slimnīcā, kad mēs tiksim mājās. Man šķiet, šo jautājumu uzdod pilnīgi visi. Šis arī ir ļoti atšķirīgi, ja, katram pēc kāds ir, kurā gestācijas nedēļā viņš ir piedzimis. Bet pēc statistikas ir, kad, ja bērniņš ir piedzimis, tas būs tātad līdz 1,5 kilogramā, 1,500, ja, tad vidēji viņš neonatoloģijas klīnikā atrodas 2 mēnešus. Protams, kāds mazāk, kāds vairāk. Tā kaut kā, jā. Tas ir ļoti ilgs laiks, 2 mēneši tomēr, un tā ir ikdiena ar lielu fizisku un emocionālu slodzi māmiņai pārsvarā, arī kādam citam no vecākiem, tētim vai kādam citam, kas atbalsta māmiņu. Varbūt jūs varat pastāstīt, kāds atbalsts ir pieejams bērnu slimnīcā māmiņai šajā te milzīgi ilgajā uzturēšanās posmā, kur var saņemt un kādu palīdzību, varbūt par šo mazliet. Jā, tas tiešām piekrīt, tas ir 2 mēneši un cits, zinām, ka vēl ilgāk, jā, un tā, tas tiešām ir laiks, un tas ir ļoti emocionāls pilns laiks, un atbalsts ir pieejams, tātad ir gan slimnīcā ir tātad psihologa atbalsts jā, ir tātad arī, ir arī kapelāni mums ir, jā, jā, un viņi tiek arī piedāvāti vecākiem, un kuri vēlas viņi var izmantot šo. Jā, un tāpat arī mēs arī ir reizēm, kad redzam, ka vajadzība ir vecākiem, aicinam arī, ka viņi var aizbraukt arī uz mājām un atbraukt atpakaļ, jā, un tāpat arī, kad viņi var pamainīties, arī tēvs var palikt, jā, tas tiešām ir tāds. Tad māmiņai ir iespēja arī kādā atsevišķā reizē iziet no slimnīcas kaut kādās savās gaitās. Es saprotu, ka ir pieejams auklītes, vai tas jau ir tajā saucamajā otrajā etapā, kas paliek ar bērniņiem, ka mēs līdz tam vēl nonāksim? Jā, te ir auklītes pieejams, bet izņēmumu gadījumos viņas arī pieejams arī intensīvajā terapijā, bet tie ir tiešām izņēmumi. Ja, tas ir tad, kad vecāki nevar kaut kādiem. Jā, bet tā kā jūs teicāt, terapijas nodaļā. Un es saprotu, ka, cik es zinu, tad ir arī pieejams PEPMāmu atbalsts gan bērnu slimnīcā, gan arī ir atsevišķa programma, kas ir pieejama jau PEPMāmas atbalstam vēl dzemdību iestādē esot. Par to mēs atsevišķi varam būt beigās pastāstīsim vēl. Bērnu slimnīcā ir jābūt, man šķiet, 2 programmas pat ir. Jā, uz to brīdi tā tad ir šī programma, un viņi ir pieejami, un tur tā tad ir šie psihologi, ir sociālais atbalsts, un ir arī PEPMāmas. Kādi vēl speciālisti bez neonatologa un māsiņas ikdienā iesaistās šī bērniņa aprūpē un ārstēšanā, jo tas nav tikai neonatologs, tā ir ļoti plaša speciālistu komanda. Jā, protams, gan varbūt doktori vairāk zina, bet iesaistās daži gan logopēdi, ja, gan mēs viņu saucam par mikrologopēdiem, ja, gan fizioterapeiti, ja, tas ir ļoti plašs tāds, jā.
Nu jā, tā tad Anita jau minēja tā saucamie mikrologopēdi, kas varbūt kādam liekas ļoti jocīgi, kāpēc logopēds tikko dzimušam bērnam, bet jāsaka, ka logopēds ir vajadzīgs ne tikai tiem, kuri nerunā, bet arī, lai iemācītos ēst. Un tā prasme tiešām bērniem ir jāattīsta, kur ir atskrējuši šai pasaulē agrāk fizioterapeiti, lieli draugi priekšlaikus dzimušiem bērniņiem, jo tiek apmācīti gan vecāki, kā pareizi viņus aprūpēt, kā celt, kā apģērbt, kā pabarot. Un tad, ja mēs runājam par speciālistiem, tad visiem bērniem visi speciālisti nav nepieciešami, bet šo daudzo speciālistu komandu var veidot kardiologi, oftalmologi, neirologi, neiroķirurgi, ķirurgi un tā tālāk. Jāsaka, praktiski jebkurš speciālists atkarībā no situācijas, atkarībā no saslimšanas, kāda bērniņam ir, var tikt piesaistīts šai komandā, līdz ar ko tās komandas nodaļā veidojās pat varētu teikt ļoti daudzas, kas savstarpēji ir saistītas, pārklājās, un nav tā, ka ir tikai viena komanda uz visiem, bet viņas tā kā sazarojās pēc katra bērniņa vajadzības. Paldies. Un tad vēl atgriežoties pie jautājuma par laiku, ir kāds brīdis, kad bērniņš ir jau paaudzies un ir stabilāks, un viņš no intensīvās terapijas dodas uz tā saukto otro etapu. Un te būtu jautājums, kurš ir tas brīdis, ko arī vecāki droši vien grib zināt, kam ir jānotiek, vai bērniņam kādi, teiksim, parametri un kritēriji ir jāizpilda, lai viņš varētu pamest šo te intensīvās terapijas nodaļu un jau doties uz otro etapu. Parametru kritēriju, ka viņam nebūs vairāk intensīvs atbalsts vajadzīgs. Kas ir šis atbalsts, kurš vairs nav nepieciešams, lai dotos tālāk uz otro etapu? Kas ir tas, vai ir kaut kāds minimālais svars, elpošanas spēja, ēšanas spējas, kas ir tāds aptuveni? Protams, tas ir individuāli, bet vismaz ieskicēt tā lielos vilcienos. Jā, pirmkārt to, ka viņš šis te vairs nav viņam vajadzīgs, šis te intensīvs elpošanas atbalsts, ja, kad viņš jau spēja, kad viņam jau spēja pats elpot, ja, kad ir smagākos gadījumos, protams, ir tāds vieglāk veida atbalsts iet līdzi, ja, bet tā, to, kad parasti mēs vienmēr uz otro, viņš ir stabils noteikti vitālos rādītājos, ja, par to svaru ir bērniņi, tas gan diezgan reti, bet ir arī, kad bērniņš ļoti labi, piemēram, viņš spēja gan elpot, gan tolerēt to uzņemt barību, ja, izvadīt, ja, ēdienu, un viņš aiziet uz otro etapu arī ir inkubatorā vēl, ja, kad viņš vēl nav izaudzis līdz kultiņai sākumā inkubatorā parasti apmēram bērniņi ir kaut kur ātrākais mēs viņus kaut kāds, tā ka viņi var principā noturēt paši to savu termoregulāciju, viņiem nav vajadzīgi, ja tā jo inkubatorā tur tiek nodrošināta vide, tātad šis te mitrums, siltums, ja tāda, kas līdzīgs mamītē vēderā, ja tad ir, un tā kā mēram kilo 300, kilo 400, kilo 500 vidēji, ja mēs viņus pārliekam tātad siltuma gultiņās, mēs ņemam laukā no šī inkubātora, un tad mēs viņus arī saģērbjam, ja, un tad ir lielais prieks, ka viņu inkubātorā viņi būtu bez drēbītēm, ja. Jā, viņi tikai pampērīšos, un tad tiek saģērbts, apucēti, un tad arī visbiežāk arī tā viņi dodas uz otro etapu. Un tad mēs šeit runājam. Ir daudz medicīniski arī vēl rādītāji. Viņam ir jābūt stabilam noteikti. Un arī šeit arī ļoti svarīgi arī ir šis vecāku atbalsts pašu, ja, ka vecāki arī paši spēja aprūpēt viņu jau, ja, tā kā arī dodas kopā uz šo te otro etapu, kuri viņi atrodas atsevišķā palātiņā kopā. Un kas tad ir šis otrais etaps? Mēs šeit tā runājam, jo mēs zinām par to, kas tas tāds ir. Bet vecāki, kuriem varbūt ir tikko piedzimis bērniņš mazais un vēl varbūt vispār atrodas dzemdību iestādē un šo skatās šobrīd, viņi nemaz nezina, kas ir tas otrais etaps. Kas tur notiek?
Tātad Bērnu Kliniskā universitātes slimnīcā neontoloģijas klīnika sastāv no ir tātad intensīvās terapijas nodaļa un ir terapijas nodaļa. Ja? Tātad intensīvajā terapijā tātad atrodas bērniņi, kas ir, tātad, kuriem ir vajadzīgs šis te intensīvā aprūpe. Tas visbiežāk ir elpošanas atbalsts, ja? Īpaši, ja? Visbiežāk tas ir tieši par elpošanas atbalstu. Un arī smagā tām diagnozītēm, maziņu un tā. Un uz tā. Un tajā. Jā. Tad es saprotu, ka terapijas nodaļā tātad viņi ir, pēc tam viņi aiziet uz šo te, ka viņiem vairs nav vajadzīgs šis te intensīvais atbalsts, viņi dodas uz terapijas nodaļu, jā. Un tur viņi atrodas kopā atsevišķi, ja piemēram intensīvajā terapijā viņi ir, tātad bērniņš ir atsevišķi un vecāks dzīvo kopmītnēs, ja, tad terapijas nodaļā tātad viņiem tiek piešķirta palāti, un tur viņi dzīvo kopā, tātad māmiņa ar bērniņu dzīvo kopā. Ja, un tajā brīdī visu laiku. Jā, 24/7. Mamma ir kopā ar savu bērniņu un varētu teikt, ka ir galvenā aprūpes persona savam bērniņam. Jā, noteikti, jā. Bet tas tieši ir runa par aprūpi, ja, piemēram, tādas kā medicīniskās lietas, protams, tās visas nodrošina personāls. Jā, un tad te arī ir tas pats jautājums, neatbildamais jautājums par laiku. Cik ilgi notiek šī uzturēšanās otrajā etapā un kad bērniņš ir gatavs doties mājās? Kad beidzot pienāk tā laimīgā diena, kad mazulis un māmiņa var doties mājās? Jā, kad es sākumā atbildēju par tām, ka vidēji līdz 1,5 kilogramam bērniņš, kurš ir dzīves līdz 1,5 kg, ja, kad uzturās 2 mēnešus, ja, šīs bija domāts par visu slimnīcā atrašanās laiku. Ja, tur iekļaut gan šī te intensīvās terapijas laiks, gan terapijas nodaļas laiks. Bet tas ir vidēji. Jā, protams, šis ir ļoti svarīgs jautājums, kad tad mēs varēsim beidzot doties mājās. Un, diemžēl arī uz šo jautājumu nav viena atbilde, jo situācijas ir ļoti dažādas. Dažreiz to nosaka svars, un tā vidēji tiek pieņemts, ka tie, kur ir piedzimuši zem 2 kg, ap tiem 2 kg varētu doties mājās, ja vien viņš māk darīt jau visu pārējo. Cits dodās mājās tikai sasniedzot 3 vai 4 kg, jo viņam ir vajadzīgs daudz ilgāks laiks, lai vairs nebūtu vajadzīgs elpošanas atbalsts un lai viņš iemācītos pats ēst, piemēram. Tāda vienota atbilde, kad tad mēs varēsim doties mājās, principā ir tad, kad bērniņš un vecāki tam ir gatavi, kad viņi ir gatavi tikt galā bez mums mediķiem. Kad viņš var tikt aprūpēts, bērniņš var paēst, un bērniņam nav vairs vajadzīga specifiska terapija, kuru var nodrošināt tikai slimnīcas ietveros. Nenoliedzami mazie cilvēciņi var doties mājās, kad viņiem ir vajadzīgi kādi medikamenti, bet tos māmiņa un tētis ir iemācījušies viņiem iedot. Ļoti retos gadījumos, izrakstoties no slimnīcas, pie dažām nopietnām saslimšanām būs vajadzīgs skābeklītis. Arī to tad var nodrošināt mājās. Smagos gadījumos arī zondes barošanu var nodrošināt mājās, bet lielais vairums no viņiem dodās mājās, kad viņi māk paši ēst, un vecāki māk visu izdarīt, lai šis mazais cilvēciņš justos komfortabli mājas vidē. Paldies. Un, lai cik jocīgi liktos, tad visi vecāki ļoti, ļoti gaida to dienu, kad viņi dosies mājās ar savu mazo bērniņu, taču tas ir arī vienlaikus ļoti biedējošs mirklis, jo vienā dienā pazūd tā drošā aizmugure, visi šie cilvēki un milzīgā mediķu komanda, kas vienmēr ir 24/7 rīcības gatavībā palīdzēt, ja nu kaut kas. Un tad šeit jautājums jums ir, kāds atbalsts no mediķu puses ir pieejams šai ģimenei pēc izrakstīšanās mājās, vai mums ir kāda programma vai kāds citas teiksim, lietas, kas ir jāievēro pēc došanās mājās?
Jā, tas vienlaicīgi ir gan priecīgs notikums, gan milzu satraukumu pilns notikums, bet jāsaka, ka pavisam bez atbalsta šie mazie cilvēki nepaliek. Un, protams, atkal viss ir atkarīgs no tā, kādā grūtniecības nedēļā bērniņš ir piedzimis, kādas ir bijušas viņa saslimšanas un cik daudz vēl mūsu atbalstu viņam būs nepieciešams turpmākajā dzīvē. Visi priekšlaikus dzimušie bērniņi, kuri piedzimst līdz 33,6 gestācijas nedēļām, pēc izrakstīšanās nonāk tā saucamajā dinamiskās novērošanas programmā, jeb tā saucamajā no angļu valodas follow-up programmā, kur pie neonatologa viņi turpina nākt vēl turpmākos 2 dzīves gadus, līdz ar ko tā kā paliek šī saikne un neonatologs ir tas, kurš palīdz risināt arī tālāk jautājumus, kuri rodās jau atrodoties mājās. Šajā programmā var nonākt arī bērniņi ar kādām nopietnākām saslimšanām, priekšlaikus dzimuši bērniņi lielākās nedēļās, bet kuri ir piedzimuši mazāki attiecīgi savām nedēļām. Un šobrīd Rīgā vidēji gadā šajā programmā nonāk 250 bērniņi. Tātad tie ir tie, kuri ir paši mazākie un kuriem varētu būt visvairāk šie jautājumi un arī šie riski tālākai attīstībai visaugstākie un vajadzētu mūsu palīdzību vairāk. Tad te man ir tālāk jautājums par to, vai šī programma ir pieejama tikai Rīgā bērnu slimnīcā, vai tā tiek realizēta arī citviet Latvijā, jo ģimenes, protams, ar šiem bērniņiem nav tikai no Rīgas, un tad vai viņi var šo pakalpojumu saņemt arī citviet? Nē, tas nav tikai Rīgā. Follow-up programma mums ir pieejama arī Valmierā, Jēkabpilī un Liepājā, līdz ar ko tie bērni, kuri dzīves vieta ir tuvāk šīm nosauktajām slimnīcām, tad šo programmu pakalpojums var saņemt tuvāk dzīves vietai. Un tie bērniņi, kuri ir tā kā tuvāk Rīgai, tad nāk pie mums neonatologiem uz Rīgu, bet, protams, var būt arī situācijas, ka bērniņš, kurš dzīvo Jēkabpilī, Rēzeknē, Daugavpilī vai Ventspilī, tomēr brauc uz šo programmu uz Rīgu, jo Bērnu Klīniskajā universitātes slimnīcā ir koncentrēti visi speciālisti un parasti tie ir tie pacienti, tie priekšlaikus dzimušie bērniņi, kuriem bez neonatologa ir nepieciešama vēl daudz plašāka speciālistu iesaiste, un arī šajā programmā mums veidojās katram pacientam sava komanda, pie kuriem speciālistiem tad viņam atkārtoti ir jānāk uz konsultācijām. Un šeit tad loģiski ir nākamais jautājums, ko arī lielākā daļa visi vecāki grib zināt, un uz ko, protams, nav viennozīmīgas atbildes, bet kādas ir priekšlaicīgi dzimuša bērniņa veselības prognozes nākotnē? Un vecāki un viņu radinieki un draugi jautā, vai viss būs labi? Tad varbūt kāds var mazliet ieskicēt šo tēmu par to, vai ir iespējams prognozēt, kā attīstīsies bērniņš, un varbūt ir kaut kādas jau zināmas, teiksim, tendences, kā attīstās priekšlaicīgi dzimuši bērniņi vairumā gadījumu. Vienas atbildes nebūs, diemžēl. Lai cik ļoti tajās pirmajās nedēļās un pirmajos mēnešos mums gribētos pateikt, kā būs pēc gada, pēc 2 vai 10, mēs īsti nezinām. Nenoliedzami ir dažādas pazīmes, kuras ieskicē to, ka šim bērnam varētu būt lielākas problēmas tālākajā attīstībā vai iespējams mazākas problēmas tālākajā attīstībā. Un
tur ir daudz un dažādi faktori. Atkal, protams, kurā nedēļā bērniņš piedzimis, vai viņam ir bijuši interventrikulāri asins izplūdumi, kas, diemžēl, ir raksturīgi vairāk tieši priekšlaikus dzimušiem bērniņiem, vai ir bijusi kāda cita pavadoša smaga saslimšana ar, piemēram, ķirurģisku ārstēšanu, kas var ietekmēt viņa tālāko attīstību. Varbūt viņam ir kāda iedzimta saslimšana, vēl neatkarīgi no tā, ka viņš ir priekšlaikus piedzimis, bet, ja mēs kopumā skatāmies uz mūsu priekšlaikus dzimušajiem bērniņiem, tad jāsaka, ka lielākā daļa no viņiem aug un attīstās atbilstoši savam vecumam, un viņi var būt pilnvērtīgi sabiedrības locekļi tālākā nākotnē. Un šeit tika pieminēts vecums, un liels izbrīns daudziem vecākiem ir, ka priekšlaicīgi dzimušiem bērniņiem tiek rēķināti 2 dažādi vecumi. Tad varbūt mēs varētu pastāstīt, kas ir šie vecumi. Jā, katram priekšlaikus dzimušam bērniņam tiešām ir 2 vecumi. Viens ir tas, kurš ir ierakstīts pasē, tas ir tas, kad bērniņš ir piedzimis. Bet otrs vecums ir tā saucamais koriģētais vecums, ko mēs mediķi šādi saucam, un tas nozīmē, ka tas ir vecums, kad bērniņam būtu bijis jādzimst. Mēs izrēķinam, ka tad ir šīs 40 nedēļas, pilna iznēsāta grūtniecība, un tas ir atkal jauns atskaites punkts, tā ir nullīte. Un no šīm 40 grūtniecības nedēļām mēs sākam skaitīt visu no sākuma. Mums atkal ir 1 mēnesis, 2 mēneši, 3 mēneši un tā tālāk. Un jo mazākā nedēļā bērniņš ir piedzimis, jo lielāka starpība ir starp šiem abiem vecumiem. Un tas ir būtiski, ja mēs runājam par tālākā bērniņa attīstību. Ja mēs uz viņu skatīsimies tikai un vienīgi pēc pases vecuma, tad tāds bērniņš, kurš ir dzimis 23 nedēļās, proti ļoti, ļoti agrīni, un pēc pases būs sasniedzis tos savus 3-4 mēnešus, un mēs uz viņu skatīsimies kā uz 3-4 mēnešu vecu bērnu, viņš patiesībā nedarīs gandrīz neko atbilstoši šim vecumam. Bet, ja mēs tagad paskatāmies atpakaļ 23 nedēļas, tas ir 17 nedēļas pirms šīm 40 pilnām nedēļām, un 17 nedēļas tie ir 4 mēneši ar mazu astīti. Tātad patiesībā 4 mēnešu vecumā viņš tikai ir piedzimis. Un tad, ja mēs uz viņu paskatīsimies pēc mēneša vai, piemēram, pēc tie pašiem 4 mēnešiem, kad pasē viņam būs daudz, daudz lielāks vecums ierakstīts, iespējams, ka viņš būs pilnīgi savā attīstībā atbilstoši šim vecumam. Tad šo ir ļoti svarīgi ņemt vērā, kad mēs runājam tieši par priekšlaikus dzimušiem bērniņiem un par viņu attīstību. Tātad mēs viņiem dodam laiku paaugties, dodam laiku iemācīties daudzas un dažādas lietas un vērtējam viņus pēc koriģētā vecuma. Cik ilgi tas notiek? Vai tas notiek līdz pilngadībai vai ātrāk beidzās? Nē, līdz pilngadībai gan mēs nekoriģējam, un kā droši vien, kad lielākā daļa zina, tad visstraujākā bērna attīstība ir tieši pirmajos mēnešos un pirmajos dzīves gados, un koriģējam mēs līdz koriģētajiem 2 gadiņiem. Tātad tas pēc pases vecuma būs 2 gadi un, cik tur ties mēneši ātrāk viņš ir pasteidzies šai pasaulē. Un pēc tam jau lielākā daļa patiesībā savā attīstībā, kā mēs sakam, pievelkās vienaudžiem, un tā korekcija pat nemaz tik ļoti nav nepieciešama. Ja viss notiek pēc labākā scenārija, viņi 2 gados atbilst, koriģētajos 2 gados atbilst savam vecumam, un mēs varam viņus nekoriģēt, un 3 gados uz viņiem, piemēram, skatīties kā uz 3-gadnieku, kas jau pasē ir ierakstīts. Tas noteikti ir ļoti mierinoši vecākiem. Un mums no vecākiem ir bijuši arī jautājumi par to, vai un kā atšķirās vakcinācijas grafiks priekšlaicīgi dzimušam bērniņiem. Tas būtu viens jautājums. Un otrs ir par piebarojumu uzsākšanu priekšlaicīgi dzimušam bērniņiem, jo šeit noteikti arī piedalās šis koriģētais vecums.
Jā, tas vienmēr ir tāds interesants jautājums, un jāsaka, ka mazliet jauc galvu vecākiem un arī mediķiem, kuri retāk sastopās ar priekšlaikus dzimušiem bērniem. Ja mēs runājam par vakcināciju, tad mēs visi, droši vien arī jūs kā vecāki, zinat, ka pirmā vakcīna, kuru bērniņš saņem, ir tuberkulozes vakcinācija jau dzemdību iestādē. Tad šie mazie cilvēciņi, kuri ir dzimuši priekšlaicīgi, ja viņi ir dzimuši zem 2 kilogramiem, šo vakcīnu saņem tikai tajā brīdī, kad viņi ir sasnieguši 2 kilogramu svaru. Šeit gan tas ir ļoti būtiski, bet pārējā vakcinācija notiek pēc pasas vecuma. Tātad principā 2 mēnešos, kas ir ierakstīts dzimšanas apliecībā vai pasē, mēs priekšlaikus dzimušos bērniņus vakcinējam tieši tāpatās, kā laikā dzimušos bērniņus. Šeit, protams, arī var būt dažādas nianses, ir ļoti atkarīgs tai pašā sākumā, cik bērniņš ir vesels, vai viņam nav joprojām kādas nopietnas veselības problēmas, kāpēc mēs nedrīkstam vakcinēt. Bet, ja viņš ir vienkārši priekšlaikus dzimis bērniņš bez papildus nopietnām saslimšanām, tad viņš drīkst saņemt visas vakcīnas, kuras ir ierakstītas Latvijas bērnu vakcinācijas kalendārā un pamatā pēc faktiskā vecuma. Tad tas notiek jau esot, piemēram, bērnu slimnīcā, vēl arī ārstējoties, bērniņi jau tiek sākti vakcinēt pēc šīs te programmas? Pamatā tas ir jau tuvu izrakstīšanās brīdim ar vislielāko varbūtību, kā tuvojoties, ka bērniņš varēs doties mājās. Mēs sākam runāt arī par vakcināciju. Izņēmums ir tie, kuri ļoti, ļoti ilgstoši pie mums bērnu slimnīcā pavada. Tur varētu būt dažas niansītes, bet lielākoties tas sakrīt ar izrakstīšanos. Paldies. Un tad par to piebarojumu. Kad tad tie mazie bērniņi ir gatavi sākt ēst, tā teikt, īsto ēdienu, kas ir ne tikai mammas piens vai šis piena maisījums? Vispārīgi no koriģēto 3 mēnešu vecuma. Un tas atkal tāda nozīmē, ja mēs skatāmies uz šiem faktisko vecumu, ja pases vecumu, tas vidēji ir 5-8 mēnešu vecumā, kad mēs varam uzsākt papildus uzturu. Un atkal šeit ir ļoti liela nozīme tam, kurā gestācijas nedēļā cilvēks ir piedzimis. Jo, ja mēs skatāmies uz 3-5, 3-6 gestācijas nedēļās dzimušiem bērniņiem, tad viņam nebūs liela atšķirība no tā, kad viņš ēdīs papildus uzturu, kā laikā dzimis bērniņš. Bet, ja mēs skatāmies uz atkal šīm mazajām grūtniecības nedēļām, tad tas būs varbūt tuvāk šiem 8 faktiskajiem mēnešiem vai no 3 koriģēto mēnešu vecuma. Paldies. Un tad pienāk tāds brīdis, kad bērniņš priekšlaicīgi dzimušais ir paaudzies, un liela daļa vecāku, liela vai neliela, to mēs nezinām, bet daļa vecāku nolēma, ka viņi ir gatavi apdomāt iespēju par nākamo mazuli. Un mēs biedrībā bieži vien saņemam šos te jautājumus par to, vai tad nākamā grūtniecība arī, tā teikt, beigsies ātrāk par pilnu laiku, kādi ir riski un vai ir iespējas šos riskus kaut kā samazināt vai novērst? Ļoti labs jautājums. Pirmkārt, ir augstāks risks atkārtotajā grūtniecībā būt atkārtoti priekšlaicīgām dzemdībām. Tas varētu būt saistīts arī ar ģenētisku predispozīciju. Arī, ja pati sieviete ir dzimusi priekšlaicīgi, viņai arī var būt augstāks pašai priekšlaicīgi dzemdību risks. Un otrs variants, ja mēs neesam saulaicīgi identificējuši riska faktorus, kurus var novērst, un šo te blakus saslimšanu dēļ vai sarežģījumu dēļ atkārtoti notiek priekšlaicīgas dzemdības. Pirmais, ko darīt? Ja ir iestājusies grūtniecība un tātad viņa tiek novērota, un kādā brīdī jums sākas parādās šīs te, varbūt neregulāras velkošas sāpes vēdera lejasdaļā, un ir liels satraukums par to, vai tā varētu būt
priekšlaicīgu dzemdību darbība. Pilnīgi noteikti ir jādodas, pirmkārt jāziņo savam uzraugošajam ārstam un jādodas arī uz tuvāko stacionāru, kur jūs konsultēs ārsts, veiks izmeklējumus, tostarp ultrasonogrāfiski nomērīt dzemdes kakla garumu. Mums ir pieejams brīnišķīgs tests, ko sauc par fetālā fibronektīna testu. Ja tas ir negatīvs, mēs ar lielu pārliecību varam teikt, ka tuvākās nedēļas laikā priekšlaicīgas dzemdības nedraud. Un iespējams arī stacionēšana šajā gadījumā nemaz nav nepieciešama. Un puse gadījumu no tām situācijām, kad ir šīs velkošās sāpes vēdera lejasdaļā un domājams iespējami priekšlaicīga dzemdību draudi, tās nemaz neattīstās priekšlaicīgā dzemdību darbībā. Tāpēc pirmais, ko darīt, ir vērsties pie ārsta. Nākamais, tad, kad jūs gatavojaties grūtniecībai, pirmkārt ir ļoti svarīgi diagnosticēt hroniskas saslimšanas un viņas labi ārstēt un nonākt kompensētā stāvoklī. Ja tā ir arteriāla hipertensija, viņai ir jābūt labi kontrolētai un jums ir jābūt diezgan izmeklētai gan pie kardiologa vai pie ģimenes ārsta uzraudzībā. Ja tas ir diabēts, viņam ir jābūt ar labu metabolo kompensāciju, jo tas uzlabos perinatālo iznākumu. Mums iespējams būs mazāk iemeslu priekšlaicīgi izraisīt dzemdības. Tad man ir vesels sarakstīņš, lai es neaizmirstu kādu no punktiem, jo es zinu, ka māmiņām šis jautājums ir svarīgs. Pirmkārt, atmest smēķēšanu vai narkotisko vielu lietošanu. Ja ir ļoti mazs svars, palielināt savu ķermeņa svaru līdz normālam. Ja ir palielināts ķermeņa svars, tad savukārt ievērot diētu un normalizēt svaru. Par grūtniecības plānošanas laiku, jeb intervālu starp grūtniecībām, ir pierādīts, ka ja šis laiks starp grūtniecībām ir mazāk kā 18 mēneši, pieaug priekšlaicīgu dzemdību risks. Tieši tāpat, ja šis intervāls ir pārāk liels, ja tie ir vairāk kā 60 mēneši starp grūtniecībām, tā ka vēlams ir iekļauties šajā intervālā, to mēs varam tā domāt. Protams, tad ir jāapsver arī šī droša kontracepcija un grūtniecība būtu jāplāno. Ir tā pati hipertensija, vai jūs esat augsta riska grupā preeklamsijas attīstībai. Pirmais, kas būtu, ir jāveic šī eksperta ultrasonogrāfija, jāizvērtē speciāli šie preeklamsijas riska faktori un jūsu individuālais risks un ir iespējama aspirīna lietošana, kas mazina šo risku. Ja ir bijis saīsināts dzemdes kakls, tad ļoti labi palīdz progesterona lietošana un atsevišķās situācijās arī dzemdes kakla sašūšana, kas var palīdzēt grūtniecību iznēsāt līdz 37 un vairāk grūtniecības nedēļām. Noteikti izslēgt urīnceļu infekciju risku, veikt urīnu uzsējumu saulaicīgi, ja ir konstatētas baktērijas urīnā pat bez simptomiem, tas noteikti ir jāārstē, jo tas mazinās risku. Ja ir kādas dzemdes anatomiskas īpatnības vai dzemdes kakla saslimšana, priekšvēzes saslimšanas, tās noteikti ir jāārstē, jākoriģē, iespējams ķirurģiski. Tā ir plaša izmeklēšana pie sava ginekologa, dzemdību speciālista. Mums tieši ir ienācis jautājums par preeklamsiju. Jautājums, vai tā var atkārtoties vēlreiz, vai ir iespējams ar preeklamsiju izvairīties no priekšlaicīgām dzemdībām, un vai preeklamsija nozīmē, ka bērniņš obligāti nāks pasaulē ar ķēzaru griezienu, vai ir iespējams arī dabīgas dzemdības? Es mēģināšu pa vienam. Tātad viens no preeklamsijas riska faktoriem ir pirmā grūtniecība, kas nozīmē, ka ja ir atkārtota grūtniecība ar to pašu partneri un nav citu riska faktoru, iespējams, ka preeklamsija otrajā grūtniecībā nemaz nebūs. Turklāt nākamajā grūtniecībā noteikti būtu jāveic šī padziļinātā riska izvērtēšana. Ja riski ir,
vai, ja, piemēram, ir noteikti hroniska hipertensija, pilnīgi noteikti ir jālieto aspirīns profilaktiski līdz 36 grūtniecības nedēļām. Un tā jūs pasargājat sevi no priekšlaicīgas preeklamsijas attīstības līdz 32. 34. nedēļai līdz pat par 90%. Ja preeklamsija attīstās, nevienmēr mēs atrisinām grūtniecību priekšlaicīgi. Mūsu mērķis, regulāri monitorējot asinsspiedienu un labsajūtas rādītājus, ir grūtniecību prolongēt līdz 37 grūtniecības nedēļām, tātad līdz iznestam grūtniecības laikam, un tad izraisīt dzemdību darbību. Ja tā ir viegla preeklamsija. Ja, protams, preeklamsija ir smaga, ir sarežģījumi, tad mēs atrisinām diagnozes brīdī 24 stundu laikā. Tad jautājums. Vai ar preeklamsiju ir iespējams dabīgas dzemdības, vai obligāti būs ķēzargrieziens? Ir iespējams dabiskas dzemdības. Preeklamsija nav indikācija pati par sevi ķēzargriezienam. Ja vien nav kādi citi nopietni blakus apstākļi, kāpēc būtu nepieciešama ķēzargrieziena operācija. Paldies. Ja. Nu, otrs jautājums ir par to, kādi ir jaunākie pētījuma rezultāti saistībā vai kaut kādā veidā augļu attīstību, vai šis jau ir izpētīts? Šobrīd visu grūtnieču vakcinācija pilnīgi netiek rekomendēta. Netiek rekomendēts vakcinēt pilnīgi visas grūtnieces pret Covid. Tā būtu drīzāk vakcinācija riska grupas pacientēm. Ietekme uz augli. Šobrīd man nav informācijas par to, vai tas tiešām varētu aizkavēt augļa augšanu. Tad man būtu vairāk jāpalasa uz pierādījumiem balstīt literatūru. Paldies. Un izskatās, ka mums arī šobrīd citu jautājumu vairāk nav. Tādēļ es teikšu paldies jums visām par to, ka jūs atradāt laiku un ieradāties un atbildējāt uz šiem ļoti daudzajiem būtiskajiem jautājumiem. Protams, jautājumu vēl varētu būt daudz un dikti, bet es domāju, ka mēs šodien paspējām vecākiem izstāstīt tādas būtiskākās lietas, ar ko viņi var saskarties gadījumā, ja bērniņš ir piedzimis ātrāk, un iedrošināt viņus arī meklēt vairāk informāciju tieši pie profesionāļiem, runāt ar mediķiem, un pilnīgi noteikti var vērsties arī pie mums priekšlaicīgi dzimušo bērnu vecāku biedrībā, kur mēs sniegsim pēc iespējas labāku savu iespēju robežās atbalstu un palīdzību kā vecāki, kas jau tam ir izgājuši cauri. Jā, šodien daudz un dikti diskutējām par to, kas ir priekšlaicīgi dzimis bērns, kas ir priekšlaicīgas dzemdības, kas ir, ar ko vecākiem būtu jārēķinās, bet neaizmirstam to, ka ne tikai bērns piedzimst priekšlaicīgi, bet arī vecāki piedzimst priekšlaicīgi. Un arī līdz ar ko šeit ir šī lielā komanda bērns, vecāki, mediķi, kas mēs kopā ejam cauri šim grūtajam dzīves sākumam un kopīgi veidojam tālāko bērna un pēc tam arī liela cilvēka dzīvi, un tas nav viegli. Un tie jautājumi jums būs vēl daudz un dikti, un es pilnībā piekrītu pārstāvjiem no Esmu klāt biedrības, ka meklējiet palīdzību un meklējiet, kam uzdot jautājumus. Un neviens jautājums nav muļķīgs jautājums. Ja jums tajā brīdī ir kādas bažas, jums ir kādi jautājumi, tad jautājiet, jo labāk ir pajautāt nekā
pēc tam tā kā īsti nezināja, ko tad darīt tālāk. Tā kā noteikti jautājumi vēl būs, un mēs neesam atbildējuši ne tuvu uz visiem no viņiem. Jā, es arī vēlos pateikt lielu paldies pirmkārt biedrībai Esmu klāt, kas ar šo ideju pirms kāda laika nāca mūs uzrunāt un pastāstīt vairāk vecākiem par priekšlaicīgām dzemdībām. Un man ir patiesa prieks, ka mēs varam sniegt šiem vecākiem gan labu medicīnisku aprūpi un palīdzību, un ka jums vecāki ir arī ļoti laba iespēja saņemt praktisku atbalstu un emocionālu atbalstu šīs te jūsu biedrības veidolā. Paldies jums! Jā, paldies par šo sarunu. Un tas ir arī noslēgumā gribētu aicināt vecākus noteikti, ka es minēju, ka šis laiks vecākiem ir gan emocionāli grūts, gan arī fiziski, un tā, jo vairāk jūs būsiet klāt ar saviem bērniņiem, ja, jūs vairāk jūs aicinu iesaistīties, jā, gan aprūpītē, gan visu, un arī, kā jau minēju, nav nepareizi jautājumi, ja, droši uzdodiet no visiem medicīnas personālam, māsām, ārstiem, jā, es jūs iedrošinu. Jā, un vēl man arī gribējās, tas nebūtu, bet arī par, man šeit tas ļoti svarīgi, kad māmiņas parasti vienmēr ļoti uztraucās par to pieniņu, ja, par to, kā būs, bet ir arī bērnu slimnīcā arī tāda piena banka, donoru mātes pienu, ja, tad bērniņi var saņemt arī, ja, piemēram, un tāpat arī māmiņas arī var iesaistīties arī šajā piena bankas, arī pieniņu, arī citiem bērniņiem, jo, man liekas, neviens labāk to nezinās tieši par vecām māmiņām, kurām ir šie priekšlaiks dzimušie bērniņi, cik svarīgi ir šī katra piena lāsta. Paldies. Jā, paldies. Paldies par iespēju. Paldies, ka jūs tādas esat un organizēt šo atbalstu. Un ka ir šī iespēja runāt un stāstīt, un lai pēc iespējas izdodās katram vecākam sagaidīt to brīdi, kad bērnam ir jādzimst mierā un harmonijā, bet kad notiek tādas situācijas, kas ir pilnīgi neprognozējamas reizēm, atcerēties, kā bija vienā anekdotē, no zobus mēs ejam labot pie zobārsta, mašīnu vedam uz servisu. Un tad, kad ir kaut kādas medicīniskas, ar veselību saistītas lietas, tad mēs izlasām Google, vēl kaut ko, paskatāmies, kaimiņam pajautājam un beigās tikai nonākam pie ārsta. Uzticamies savam speciālistam, atrodam speciālistu, kam uzticēties. Par jautājumiem jau bija teikts. Un paļāvību. Arī tajās situācijās, kad liekas, ka pavisam viss ir nepareizi, ticiet man droši vien, ka tam ir kāda nozīme un loma ikviena mūsu attīstībā un izaugsmē. Un esiet stipri ar saviem mazuļiem, jo viņi ir stipri. Paldies, šie ir ļoti svarīgi vārdi, jo tieši ticība savam bērniņam, un to es domāju, kurš arī mediķis apstiprinās, tas ir pilnīgi pierādīts, ka ja vecāki tic savam bērniņam, tad viņam ir daudz lielākas iespējas attīstīties un augt pēc iespējas veselākam. Tas reizēm ir grūti, tas reizēm ir ļoti grūti, bet ir jāatrod sevī šis resurss, ticēt savam bērniņam. Un arī tas, ko teica, kad tas ir komandas darbs. Tie ir vecāki kopā ar visiem mediķiem un atbalsta personām, kuras arī ir ļoti būtisks šajā ceļā. Komandas darbs kopā, vienam ar otru sadarbojoties, un tad arī būs šis iespējami labākais rezultāts. Paldies visiem!